Sveicināti, godātie skatītāji! TV24 filmēšanas komanda šobrīd atrodas Mežaparkā, lielajā estrādē, kur burtiski tūlīt sāksies lielās talkas ieskandināšanas pasākums. Tas notiek kā allaž mēnesi pirms lielās talkas 25. aprīlī. Mēs esam gatavi kopā ar jums ikvienu sekot pasākumu norisei un gal galā pirmie uzzināsim visus jaunumus, svarīgas lietas, kas ir nepieciešams katram talkotājam. Sekosim lielās talkas norisei, un tad jau pēc mēneša dosimies paši lielās talkas darbos, kā saka, roku rokā Latvijai. Un tagad, godātie skatītāji, TV24 aicina pievienoties Kokara zālē visiem, kas grib dzirdēt jaunu, labu, uzmundrinošu. Labdien! Labdien visiem klātesošajiem! Paldies, ka jūs atnācāt! Paldies, ka jūs jaunie koordinātori pievienojāties mūsu lielajai talkas ciltī. Paldies visām pašvaldībām. Man ir tas lielais gods šodien pieteikt leģendu, Radio Skonto leģendu, kuru visi jau pazīst kā lielās talkas moderātoru. Es pat nestādos priekšā, vai nevajadzētu tev tagad ātri patentēt savu vārdu. Ej, tu zini kā, ka es nepatentēju. Valdi Melderi. Valdis Melders, jā, paldies par aplausiem. Valdis Melders šogad ir piekritis kļūt par lielās talkas labas gribas vēstnieku. Tātad viņš būs šis te putniņš, kas sludinās vai nesludinās vai iedvesmos jūs varbūt vairāk nekā es vai vairāk nekā citi. Valdi, es saprotu, sevi ir grūti pieteikt, un es tev tāpēc gribētu uzdot, ja tu piekristu. Aizej lūdzu pie savu mikrofonu, nenāc man tik, tev ir. Tātad, man ir tev pāris jautājumi, burtiski. Tātad, tu esi labas gribas vēstnieks. Es tev vienmēr esmu zinājis kā zaļi domājošu cilvēku, tādu inteliģentu cilvēku, dāsnu cilvēku. Tu vienmēr esi atteicies no honorāra, kad es tev gribu samaksāt par moderēšanu. Kādu tu redzi mūsdienās šo ideālo pasauli, ņemot vērā, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam tur, kur mēs esam. Kādu tu viņu redzētu un varbūt vienu padomu, lai šo īsu padomu, lai varētu sasniegt? Pirmkārt, paldies par leģendu. Es domāju, esmu soli no balvas par mūža ieguldījumu jau. Apmēram tā tas izklausījās. Bet par to ideālo pasauli ir tā. Mums tieši vakar sanāca saruna ar kādu Radio Skonto klausītāju, un es runājām par lielo talku, ka tā tuvojas un cik tas ir svarīgi. Un viņš teica, ideāli būtu, ja mēs nemēslotu. Brīnišķīgi. Man ir gadījies uz ielas vienkārši pacelt izsmēķi un atdot čalim, kas to pat izmetis tur pie stacijas kaut kur. Un viņš uz mani paskatījās tā, ka man bija skaidrs, ka viņam dzīvē šis ir pēdējais, par ko viņš grib domāt. Viņš ir tik sasodīti nelaimīgs, ka viņam ir pilnīgi vienalga, kur un ko viņš met. Varbūt, ka viņš grib atriepties visai pasaulē par to, ka viņš ir nelaimīgs. Līdz ar to ideālajā pasaulē mēs esam laimīgi, mūs no bērnības ieaudzina atbildību par visu. Mēs zinām, ka katrs mūsu nomestais netīrums padara pasauli sliktāku, nevis, tas ir viens vairāk vai mazāk. Tā kā ideālajā pasaulē mēs esam laimīgi un mums negribas darīt pāri ne sev, ne dabai. Man ar tā šķiet, ka laimīgs cilvēks, viņš ir kaut kāds empātiskāks, un ne viņš ir empātisks pret dabu. Viņam ir resursi, lai varētu būt empātisks. Viņš nav izdzīvošanas režīmā. Jā, tu esi ļoti dāsns cilvēks. Ne tikai pret mani, es tagad nerunāju, vienkārši tu esi dāsns cilvēks. Man tev tāds jautājums, kā domā šāds te dāsnums, kas ir gan materiāls, gan arī dvēselisks, un šī te dalīšanās, teiksim, ka mēs dalamies ar savu darbu, ar kaut kādu ideju, ar prieku, ar to, vai šī te dalīšanās arī varētu nozīmēt, vidēji tādu, es nezinu, kā lai to pasaka. Es nedaudz ar aizdomām skatos uz dāsniem cilvēkiem. Man rodas jautājums, kas ir pamatā tavam altruistiskajam egoismam? Jo mēs tomēr, mums ir labi būt labam, bet kas ir pašā pamatā? Un es sev noformulēju ļoti vienkāršu lietu. Es darīšu to, ko es varu, tur, kur es varu. Jo ir lietas, kuras es nevaru. Man patīk braukt ar motociklu sasodīts, bet visos pārējos gadījumos, tu piereģistrējies tajā dabas sos, un ja tu brauc pa to mežu, tu ieraugi kādu kaudzi, tu noziņo. Vismaz tik daudz tu vari tajā brīdī izdarīt. Tā kā esam labi tur, kur mēs varam, jo ne visur mēs varam būt labi. Jā, bet klausies, tu brauc ar moci, piemēram, būt ekoloģiskā, ka tu kādu paņēmi aizmugurē. Tu mani paņēmtu, lai tas būtu ekoloģiski, lai es arī brauktu. Ja pieņemsim, es tagad nezinu, pilnīgi, tev
uzdāvini tur tonna pīrādziņiem, nu tu dalītos, taču nemet viņus ārā. Tev uzdāvini, piemēram, kaut kādu torti, nu tu taču arī padalītos ar to tortu. Nu, tas, ja tev paliek pāri, tu nevis izmet ārā, es tad nerunāju par atkritumiem, ja? Paliek pāri, mēs izmetam ārā, bet mēs tā kā kādam atdodam, varbūt mēs varam atdot kādam atkritumus. Jā, un tas, ko mēs dodam, visi šeit klātesošie dod savu laiku un enerģiju. Tas ir tas, par ko jūs klātesošie esat pelnījuši grandiozu aplausu no visiem. Jā, paldies. Valdi, bet tagad es tev turēšu pie vārda. Tev būs jāpierāda savs dāsnums un savs devīgums. Tu man biedē. Nostājies. Pareizi, tu esi bez mikrofona. Vai es varētu palūgt? Redz, ko šeit. Jā, es visu laiku aizmirstu. Tev jāpagriežās otrādi, lai es redzētu. Vai es varētu palūgt? Tu parunā ar auditoriju. Jā. Sveika, Talkas cilts! Hei! Redz, reizēm cilvēki tie, kuri kaut ko dara reāli labu, viņi vienmēr pret sevi izturās tā, kā tas nav nekas īpašs. Un es no malas raugoties uz jūsu darbu gribētu teikt, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti īpašs. Jā. Un tagad aplausi Valdim Melderim no Talkas cilts par ļoti lielo pamatīgo ieguldījumu. Un tagad tu varēsi pierādīt, vai tu esi dāsns cilvēks, vai tu ņemsi šo kūku torti Azotē. Es gribu pateikt lielu paldies restorānam Kaļķu vārtu, kur palīdzēja šo torti uzdāvināt, atbalstot. Tā kā paldies, es ceru, ka aplaudē Valds dalīsies taču ar mums visiem, ne? Tāpēc tu man jautāji par tiem 100 pīrādziņiem, redz, kur viņi ir. Paldies tev, Vita. Varam mēs šito? Paldies Kaļķu vārtiem, paldies arī lielajai Talkai. Es jūtos ļoti aizkustināts. Nepelnīt, protams. Kur mēs palikām? Talkas cilts ir ļoti, ļoti svarīgs vārds. Tāpēc, ka pēdējā laikā cilvēki arvien biežāk no visa kā nogurst. Jā, cilvēki ir noguruši vākt svešus atkritumus, cilvēki ir noguruši palīdzēt Ukrainai cīnīties pret Krieviju. Cilvēki ir noguruši. Mums ir tiesība būt nogurušiem. Bet tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi turēties kopā, vienam otru iedrošināt, un Talkas cilts ir brīnišķīgs vārds. Un lai jūs turpmāk vienmēr lepotos ar to, ka jūs esat vai esat bijuši Talkas cilts dalībnieki, jo, iedomājieties, tā ir fantastiska iespēja padarīt pasauli labāku. Reizēm mums liekas, ko mēs varam mainīt, bet jūs esat tie, kuri reāli maina lietas. Un ik gadu mēs šādā pasākumā faktiski, ja tā var teikt, gan vai aizkulisēs vienojamies par to, kā lietas notiks, ko mēs darīsim. Mēs savstarpēji iedvesmojamies un ieskandinam to lielo Talku. Un paldies, ka jūs atradāt iespēju šodien būt šeit, neatkarīgi no degvielas cenām. Un mēs esam dziesmu svētku Citadelē. Ja tā padomā, dziesmu un deju svētki arī tāda viena milzīga talka, kur visi kopā sanāk, lai pasauli padarītu labāku, lai mums katram ir tāda sajūta, ka mēs esam daļa no vienas skaistas Latvijas, un šī nav nejauši izvēlēta vieta. Ja gadījumā kāds jūtas, ka grib nodziedāt kaut ko droši, kādā brīdī uzkāpiet tur pašā augšā un gavilējiet. Gavilējot, jūs neticēsiet, bet pat viena cilvēka katru vārdu var dzirdēt stāvot otrā kalna pusē. Izbaudiet. Mēs šodien savā ziņā gatavojamies arī nākamajam gadam. Iedomājieties, nākamajā gadā 20 gadu jubileja. Reāli ir ko nosvinēt. Tie, kuri ir bijuši klāt nereizi vien katru gadu, aplaudējam, lūdzu. Šie ir tik daudz savējo un tik daudz arī tādu, kas pirmoreiz ir pievienojušies. Paldies jums, paldies, ka ticat, un paldies arī tiem, kas ir bijuši, ka nepadodaties. Mums tās vairākas ir tādas mirkļbirks, ko mēs izmantojam, lai jūs apmēram varat padalīties arī ar to sajūtu, kas ir lielā Talka. Nav stāsts tikai par svešu atkritumu vākšanu un dabas sakopšanu un savas paskastītes tīrīšanu elektroniskajā e-pastā. Roku rokā Latvijai, tad turamies roku rokā. Talkas cilts. Un arī vēl viens atgādinājums. Mēs esam daba. Esam daba ir vēl viena mirkļa birka. Un pētījumi liecina, ka par pārliecinošam vairākumam 96,6% cilvēkiem ir skaidrs, ka daba tas ir svarīgi, ka dabas aizsardzība ir svarīga. Bet brīdī, kad jautājam, kā tieši tu varētu piedalīties, cilvēki apmulst. Un tāpēc varbūt, ka mums ir iespēja atbildēt uz šo jautājumu, kas man jādara, lai tā dabas daudzveidība nesamazinātos ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Kas man personīgi būtu jādara? Vārds dabas aizsardzības pārvaldes īstenotēm Eiropas Savienības LIFE programmas projektam Latvija Nature eksperte Linda Uzule. Linda, laipni lūgtu.
Labdien, visi klātesošie! Pirmām kārtām man ir patiešām liels prieks un arī ļoti liels pagodinājums šodien būt šeit starp jums, starp tik ļoti jaudīgiem cilvēkiem, kur ikdienā tur rūpi par Latvijas dabu. Tādēļ es jums vēlos no visas sirds patiešām pateikt lielu paldies par visu to, ko jūs darāt. Un kā jau Valds man pieteicis, tātad esmu Linda Uzule no Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE integrētā projekta Latvia Nature. Būtu ļoti labi, ja mēs redzētu arī manu prezentāciju. Tas būtu pavisam brīnišķīgi, jā, burvīgi. Un tātad mūsu projekts aptuveni pirms gada īstenoja tādu īpašu kampaņu, kas saucās Skatām vai dzīvībai, pieliec savu roku dabas daudzveidībai. Un šīs kampaņas mērķis bija cilvēkiem parādīt to, kā ar tādiem vienkāršiem un praktiskiem risinājumiem katram no mums iesaistīties dabas daudzveidības saglabāšanā un arī tās veicināšanā. Un šodien man ir tā iespēja jūs visus iepazīstināt ar nelielu daļu no šiem nelielajiem risinājumiem. Un tas, ko jau Valdis minēja, tātad viens no mūsu projekta partneriem, Vidzemes augstskola, bija veicis tādu gan visaptverošu pētījumu, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par to, kā tad viņi izturas pret Latvijas dabu un cik tā Latvijas daba viņiem ir svarīga. Un patiešām ļoti lielam vairākumam cilvēku, absolūti lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji nav šaubas, ka mūsu Latvijas daba rūp, bet vienīgi nedaudz pieklibo varbūt tas un nav tās īstās zināšanas par to, kā tad praktiski katram iesaistīties šīs dabas daudzveidības veicināšanā. Jo bieži vien ir tā, ka lielai daļai cilvēku šķiet, ka šī dabas aizsardzība tas nozīmē tādas lielas, fundamentālas lietas, kā piemēram jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidošanu. Bet īstenībā jau tā dabas aizsardzība sākas ar katru no mums, ar katru no jums, ar šiem mūsu ikdienā pieņemtajiem lēmumiem, ar mazajiem solīšiem, un tie neprasa nelielus finanšu ieguvumus, tie neprasa arī nelielus laika resursus, tie prasa tikai un vienīgi to patieso gribu un vēlmi arī iesaistīties. Un tādēļ, lai parādītu, ka patiešām ik viens var pielikt savu palīdzīgo roku Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā, mēs projekta ietvaros esam sagatavojuši šādu nelielu informatīvu bukletu, kā veicināt dabas daudzveidību dārzā un lauku īpašumā. Un šo bukletu mēs paši tā vienkāršoti dēvējam par zaļo brošūru. Un šo zaļo brošūru ir sagatavojuši pat labam vadošie Latvijas dabas eksperti un zinātnieki, un līdz ar to viss, kas šajā brošūrā ir iekļauts, ir zinātniski pamatots un izmantojams. Un šie iekļautie padomi ir patiešām ļoti vienkārši. Tur nav nekas sarežģīts, tādēļ patiešām ik viens, neskatoties uz to, kur jūs dzīvojat, laukos, jums pieder mazdārziņš, vai arī jūs dzīvojat pilsētā, un jums ir tikai un vienīgi balkons vai pat tikai palodze, arī tad jūs varat kaut ko darīt lietas labā un iesaistīties dabas daudzveidības veicināšanā. Skatām vai dzīvībai kampaņas ietvaros mēs no šīs zaļās brošūras īpaši godā un tādā saulītē cēlām tieši 9 praktiskus un viegli īstenojamus padomus. Ar tiem jūs visi pilnīgi noteikti varat jau detalizētāk iepazīties mūsu projekta Latvia Nature mājaslapā, bet šodien es jums sniegšu varbūt tādu ieskatu nelielā daļā no tiem. Un tad sāksim ar tādiem pavisam viegli īstenojamiem praktiskiem padomiem. Un proti kā pirmais, vasara vairs nav aiz kalniem, un vēl mazākais kalniem ir aktīvā zālai pļaušanas sezona, mauriņu pļaušanas sezona. Un es jums katram liktu aizdomāties par to, kā jums šķiet, cik tādā gludi nopļautā mauriņā ir sastopama dzīvība. Maz, gaužām maz. Un līdz ar to tas viens no
praktiskajiem risinājumiem ir daļēja šī mauriņa nenopļaušana, atstājot tajās šauras zālāja joslas vai arī izveidojot tādas skaistas puķu pļaviņas, kur jūs atļaujat tur izaugušajiem augiem iziedēt, nobirdināt sēklas, un šīs saliņas var kalpot arī kā brīnišķīgas patvēruma, barošanās un migrācijas vietas arī ļoti daudziem citiem dzīvās dabas pārstāvjiem. Šīs saliņas būtu ieteicams pļaut diezgan reti, ne biežāk kā 2 vai 3 reizes. Tā, godātie skatītāji, lai nu par ko būtu jārunā un ar kuru būtu jārunā lielās talkas darbus gaidot, vispirms jau ir jārunā par lielās talkas labas gribas vēstniekiem. Es domāju, ka tie ir tādi īpaši cilvēki, pavisam īpaši cilvēki, kuriem ir talants sajust dabas saucienus pēc palīdzības, pirmkārt, kuri paši ietekmējas no dabas, un par vides mainību galu galā mēs no pirmajiem varam uzzināt tieši no labas gribas vēstniekiem Lielajā talkā. Un tūdaļ mēs sarunāsimies. Šeit jau ir klāts Sandijs Semjonovs. Veltiņ, čau, es te drīkst apskaužt. Jā, protams, jau čau. Kolēģis, bet mēs jau pēc tam vēl arī varam parunāt un satikties. Protams. Tātad, Sandij, tu esi žurnālists, tu veido filmas, reportāžas par vidi, tu esi raidījumu vadītājs, tu esi ceļotājs. Vides faktus mēs taisījām, kas ir vides raidījums daudzus gadus. Jā, un lūk, tagad ir ceļojot pa pasauli, kā tu sajūti vides mainību? Kļūst sliktāk, ja tur esi, piemēram, kaut kur valstī, tu esi bijis 5 reizes, piemēram? Zin kā, tā pasaule ir tik dažāda, protams, un tas piesārņojums, protams, arī daudz, kur arī ir. Viņš daudz, brīžiem ir pat grūti to visu aptvērt, ka tu aizbrauc, piemēram, uz Āfrikas valstī, nu, piemēram, to pašu Sierleoni, mēs tur bijuši vairākas reizes, un tu piekrastē ar okeānu redzi, tur peld milzīgi tie plankumi ar plasmasas maisiem, ar plasmasas pudelēm, nu tādi burtiski lieli kvadrāti. Tāpat Āzijā, cik ir būts, tur, protams, arī pavisam savādāk. Arī musulmaņu valstīs. Tur, zin kā, viņi uzskatā vienkārši izmet pa logu ārā. Viņiem, piemēram, dzīvoklis vai tur, kur viņš dzīvo, iekšā māja būs perfektā kārtībā, bet, piemēram, atkritumus viņš mierīgi var izmest pa logu ārā. Tā kultūra visur atšķirās. Un tā, bet man liekas, ar ko mēs esam unikāli Latvija, ka tomēr mēs esam viena no tīrākajām valstīm pasaulē. Vismaz tā, es gribētu to teikt. Mēs mīlam šo valsti, šo zemi, es teikšu tā. Mēs mīlam šo zemi un daram visu, lai viņa būtu tīrāka un skaistāka, un lai mums pašiem būtu šeit patīkami dzīvot. Tāpēc liels paldies Vitei par šo iniciatīvu Lielās talkas, kad jau cik gadus, jau vairāk kā 20, ja viņi tur šo karogu un nenolaiž. Un galvenais arī viss jau sākās ar gribēšanu. Ja tu gribi, tad tu ej un izdari, jo varbūt 25. aprīlī varbūt ne visi tiks uz talku, lai arī mēs, protams, aicinām visus, bet tu vari tajā laikā aiziet, sakopt savu māju, savu pagalmu, satīrīt to, jo viss sākās ar savu pagalmu, ar savu, kā saka, mājas priekšu, un tad tas iet tālāk pasaulē. Jā, tieši tā arī daudz cilvēku dara un izmanto to dienu, lai sakoptu savu apkārtni, un ja redz, ka kaimiņam neiet tik labi ar sakopšanas darbiem, iet palīgā, no tā jau tā sentēva tradīcija par talku pa īstam. Ko tu Veltiņ darīsi 25. aprīlī? Es būšu kopā ar talciniekiem, lai kur viņi būtu, bet būšu kopā ar talciniekiem, un es ceru, ka TV24 varēs turpināt rādīt un stāstīt par talkas darbiem arī 25. aprīlī, bet kas man interesē, kas tev kā labas gribas vēstniekam ir jādara? Kur tu saskati savu misiju? Es savu pagalmi esmu sakopis, un tad es skatīšos kaut kādas vietas, kur tiešām es varu pieslēgties, jo man liekas, tā labā ziņa un tā labā iniciatīva ir tāda, ka caur pašvaldībām šie te cilvēki koordinātori, viņi un arī, kā saka, iedzīvotāji, viņi noziņo par šīm vietām, kur vajag sakopšanu. Jo, ja godīgi sakot, pirmos gadus mēs varējām redzēt tādu tendenci, kad Lielā talka sākās, bija tāda viena cilvēku grupa, kas piedalījās talkā, kas sakopa vietas, un bija otra, kas šīs grupas savstarpēji nesaskārās. Un otra grupa, kas savukārt piemēslo, jo kā atnāca pavasaris pēc ziemas, tā atkal kaut kur grāmalē vai kaut kur mežmalēs mēs sastopamies ar jauniem atkritumiem. Un pašvaldības ar visādus veidus domājuši gan likt novērošanas kameras vai kā, bet un te es skatos, ka tomēr ar gadiem šī te plaisa ir mazinājusies, un tagad arvien mazāk tomēr kļūst šie piemēslotāji, un arvien
vairāk ir talcinieki. Un cilvēki, man liekas, ir lielāka atbildības sajūtu. Cilvēki grib, lai mūsu Latvija ir tīrāka un paskaties pavasaris, tik foršs laiks, daba mostās, gaiputni atgriežās mājās. Vienkārši paņemt vienreiz grābekli rokās un maisu un aiziet sakopt. Tur varbūt ne šoreiz savu pagalām, bet kaut kur blakus. Kāpēc ne? Kopā draugu pulkā, pēc tam iedzert tēju, apēst kādu desmaizi. Tu tik ļoti skaisti pastāstīji un tik romantisks stāsts bija. Paskaties visapkārt, pavasaris skaists laiks, un mums tieši nākamā saruna ir ieplānota arī, jau mūsu nākamais viesis Ilga. Un mēs tieši runāsim arī par to, kā var iedvesmoties no talkas, un ne tikai pavasarī, protams. Godātie skatītāji, šobrīd ir arī labas gribas vēstniece pie mums viesos pie mikrofona, Ilga Vālodze Ābelkina. Sveicināta. Un tagad, cik ilgi tu piedalies talku darbos, lielās talkas darbos? Es gribētu teikt, ka es savā veidā ar talku nodarbojos visu dzīvi. Ja par talku var uzskatīt arī tradicionālās kultūras, mūsu kultūras mantojuma kopšanu, saglabāšanu, tādā veidā es teiktu, nodarbojos ar folkloru, ar mūziku un arī esmu dibinājusi savu grupu, kas šo talkas jautājums starp citu ir aktualizējis, jo mums pirms dažiem gadiem iznāca tradicionālās mūzikas albums, kas bija veltīts tieši šai brīnišķīgajai, skaistajai talkas tradīcijai. Gan drīz jau gribas pajautāt, vai var nodziedāt kādu pantiņu no tām radītajām dziesmām? Vai... To mēs darīsim vēlāk ar grupas biedreni, Zālē. Labi. Un vēl runājot par iedvesmu no talkas, ne jau tāpat vien bez talku darbiem un piedalīšanos talkās ir tapusi talku tradīcijas grāmata, talku tradīcijas Latvijā? Vai kā savādāk? Ir viss kaut kas tapis. Tas, ko es esmu darījusi, es palīdzēju šo talkas tradīciju kopā ar lielās talkas organizatoriem iekļaut nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Un tas bija, no manas puses, tas bija lielā mērā balstīts uz to, ka šī tradīcija mums latviešiem pavisam nav sveša. Mēs ar to esam nodarbojušies gadsimtu gaitā, palīdzot gan savai sētai, kā jūs tikko runājāt, gan arī kaimiņiem un tālāk. Jā, talkas tradīcijas izrādās ir gadsimtiem, un katram gadsimtam, katram gadu desmitam savas dziesmas un tradīcijas pamainās. Vai būtu interese arī iedziļināties mūsdienu modernajās talku norisēs un arī tur tapt kaut kāds pētījums un dziesmas? Noteikti tas varētu būt viens no virzieniem, jo, kā es esmu pētījusi no tām senajām talkām, ka tur ir ļoti svarīga vairāki norises posmi, nav tikai strādāšana. Ir arī gatavošanās un kā nekā, beigās arī kas ir lielo zupas katlu kopīgo, ir jāpamielo, jāpasaka paldies saviem talciniekiem. Un šīs lietas neapšaubām notiek arī lielajā talkā mūsdienās, tā kā tur varētu no mūsdienu folkloras perspektīvas to arī papētīt. Jā, bet runājot par tādu komplementāru nobeigumu, tad lielās talkas organizatori, atbalstītāji un viss, kas talko un ir kopā bijuši ar tevi, tavs darbs būtībā, es pareizi tagad iztulkošu, tavs darbs ir ierakstīts Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Tā varētu teikt? Es teiktu, ka es palīdzēju mūsu visu kopīgo darbu tur ierakstīt. Nav tā, ka tas ir konkrēti mans darbs, jo talkā mēs to visu veicam kopā, jā. Labi, vēlot tev sekmīgs panākums šeit daļa Kokara zālē. Klausīsimies, baudīsim, bet godātie skatītāji, mums jau tuvojas nākamais viesis. Paldies, Ilga, tev par šo sarunu. Nākamais viesis, gribētu teikt, labas gribas vēstnieks, kurš oficiāli nav kronēts, bet pēc patiesības viņš ir sirdī tāds, var teikt, jo es sākšu ar komplimentu, nobeidzu iepriekšējo sarunu ar komplimentu, sākšu tev. Tātad DHL Express Latvija vadītājs Artis Dekšinieks, pareizi pateici, ja? Jā, labdien. Sveiks. Jā, sākšu ar komplimentu tev. Koordinātori vērtē darbu, talku darbu, ko tu esi darījis. Viņi vērtē tā: labais, izpalīdzīgais, nenogurdināmais. Un tagad par imdiņai. Kādēļ labais? Es domāju, labais tāpēc, ka mēs atbalstam ļoti cēlu mērķi. Man liekas, ka lielā talka pati par sevi ir ļoti labs. Es to varētu saukt pat par instrumentu, ar kuru Latvija veido savu vizītkarti un padara vidi
daudz patīkamāku un foršāku mūsu viesiem, apmeklētājiem. Jo man personīgi liekas, es esmu diezgan daudz valstis apceļojis. Jāsaka, ka es lepojos, ka mēs dzīvojam tik tīrā un sakārtotā vidē, un par to ir jārūpējās. Un man ir prieks un es jūtos lepns arī piedaloties šajā projektā un atbalstot to. To prieks dzirdēt, bet apvienosim nākamo komplimentu - izpalīdzīgais un nenogurdināmais, par tavu atbalstu talkas darbiem. Nenogurdināmais, es varētu to savilkt nenogurdināmais, tāpēc, ka mēs to daram jau 18 gadus. Principā esam gandrīz kopš pašiem pirmsākumiem kopā ar Lielo talku. Un skatāmies arī tālāk nākotnē, plānojam turpināt atbalstīt Lielo talku arī nākamajos gados. Ļoti patīkami, bet tas reālais darbs, saziņa ar pašvaldībām, kāds tieši ir tas process, varbūt, ko tu tur dari? Tas mūsu atbalsts ir, mēs nodrošinam, tātad, kad mēs visi staigājam apkārt un rūpējamies par vidi, mēs atrodam kaut ko savākt, kaut ko izmest, to ir kaut kur jānoliek. Mēs neveidosim vienkārši čupu, mēs to visu liekam maisos. Tos maisus ir kaut kā jānogādā konkrētajās vietās, konkrētajās pašvaldībās. Un šogad mūsu atbalsts ir tāds, ka mēs 60 punktos nogādājam maisus, kur katram talkot gribētājiem, tad ir jāgriežās savā pašvaldībā, jāinteresējās, kur viņš var šo te maisu dabūt, kur var dabūt šos te maisus. Un tad tikai jāpiedalās un jāatbalsta. Jā, un nenogurdinājumais droši vien arī tādā ziņā, ka kaut kur jau beidzas tā rezerve maisiem, tad jāskrien pa galvu, pa kaklu, lai nemētātos savāktie atkritumi pa malām, vai ne? Tieši tā. Labi, saku tev sirsnīgi paldies par nelielu dalīšanos savos darbos un nodomos, bet godātie skatītāji TV24 atkal aicina apskatīties, kas notiek tālāk Kokara zālē. Uzmanīgi, jums nāks pieteikumi. Man ir nelaba aizdoma, ka tā karta jau tika atvērta pāris dienas iepriekš, un ka jums jau kaut kas ir aizgājis, bet nav svarīgi. Šodien ir šī oficiālā talkas kartas atvēršana. Mums šogad ir nākusi klāt jauna, es teikšu, es par to esmu ļoti priecīga, jauna balva. Viņa saucās Talkas cilts balva. Tā bija balva, kur jebkurš, gan pats, gan visi citi, kādu varēja ieteikt. Tā ieteikšana, diemžēl, ir beigusies, un tā ir Talkas cilts balva, kas ir reāls. Ja ne Oskars, tad tā ir reāla tāda balva, kuru par uzvarētājiem tiks paziņot talkas dienā, un apbalvošana notiks 15. maijā. Lūk, un sākot ar pirmdienu, tad vai caur mūsu mājaslapu vai portālā TVNet varēs balsot par tiem cilvēkiem, kas nokļūs finālā. Tātad no visiem reģioniem šobrīd ir ienākuši pieteikumi, un tātad izvirzīsies, beigās būs 6 tātad uzvarētāji, tātad laipni aicināt vai par paziņām saviem, vai par savu reģionu, vai tur Kurzeme pa savējiem, Vidzeme, tātad no katra reģiona būs savs viens pārstāvs, kā mēs sakam, visu laiku labākais talkotājs. Tātad mums paliek spēkā, šī informācija tieši koordinatoriem paliek spēkā balva, kas ir tātad šī 1000 eiro dāvanu karte ceļojamam koordinatoram, tātad jums, pašvaldības koordinatoram, kura teritorijā administratīvajā tātad būs visvairāk šo te jūsu reģistrēto un apstiprināto talku. Tā kā es aicinu cilvēkiem neatteikt talkošanas iespējas, izvērtēt situāciju, cik tur ir drīkst, nedrīkst, un pretendēt uz šo balvu. Es gribēju pajautāt, vai mums šeit klātesoši ir iepriekšējā gadu balvu saņēmēji, jeb nav? Laikam nav. Viņi saņem balvu, un tad viņi aiziet no koordinatoriem. Nu labi, arī tā var. Un tad mums ir tātad 2 konkursi. Viens konkurss Zaļais kuresi, kas ir skolām, un ir tātad kolektīviem, kas ir kori, tātad sadarbībā Dziesmu svētku biedrība, tātad pārsvarā tie dziedošie, dejošie kolektīvi, kur arī mēs pasniegsim šīs te balvas. Nu, un tālāk jau es priecātos, ka jūs uz vietām aicinātu tātad talkot cilvēkus, un tas ir jādara ļoti intensīvi, iedvesmojoši, jo paši no sevis cilvēki nevienmēr grib kaut ko darīt. Pat ja viņi zina, ka tas ir labi, piemēram, es zinu, ka labi ir ievērot diētu, sportot, un nevienmēr tas tā sanāk, bet tad ir labi, ka man kāds
nokaunina, vai uzmundrina, vai iedvesmo, vai pastumj uz šo darbu. Un beigās jau es esmu ļoti priecīgi. Es domāju, talkām reizēm tāpat mēs tā kā gribam, tā kā negribam varbūt, es runāju par iedzīvotājiem. Bet ja kāds mums tā kā pasaka, ejam roku rokā Latvijai, vai ne, kaut kā, ejam tos mēslus savākt. Es domāju, ka tad cilvēki, ja arī pateikt, neesi cūka, ja? Vienalga, mēs atrodam šos te pareizos vārdus, ka mēs uzmundrinām, lai cilvēki nāk. Un otra lieta, tie, kas nāk, ja jūs savās pašvaldībās, savās teritorijās to darat, lūdzu atgādināt, ka mēs ļoti gaidām, ka cilvēki šīs talkas reģistrēt, pat ja tās nav caur jūsu, tātad ir labiekārtošanas talks, kas neiet caur jums, ka viņi veiktu šos te aprakstus. Jo tā kā mēs pagājušajā gadā saņēmām tātad šo te nemateriālo kultūras mantojuma status, tad mēs vācam vēsturē šos te faktus, kādas tad talkas, iedomājieties, pēc 100 gadiem teiks, tur tālajā 2026. gadā, jā, tur bija kaut kādi, un viņi darīja to, ak, Dievs, un viņiem tur bija pētpudeles, es domāju, pēc 100 gadiem tādas maz nebūs, ak, šaus, un tā kā mēs tādi sakam, mums ir padomi tur buņģas vai kas, un droši vien tā teiks, bet ir labi, ka paliek šī te vēsture, tāpēc es gribētu aicināt jūs visus nodot šo te informāciju un cilvēks aicināt. No manas puses tas arī ir viss. Kas attiec par tehnisko informāciju. Valdi, piedod, es tev aizmirs iedot krekliņu, nāc paņem. Paldies. Jā, tieši mans izmērs. Paldies. Jā, tātad mums šī gada labas gribas vēstnieks ir Valdis Melderis, Skontobals. Kā otrais mūsu šī gada labas gribas vēstnieks ir visiem pazīstamais žurnālists, ceļotājs un paties vides patriots Sandijs Semjonovs. Sandij, lūdzu, aplaudējam. Kur Sandijs ir? Sandij! Bildē. Un redz, kur arī tev bildē. Un tālāk es nododu mikrofonu Sandijam, ko viņš darīs, nav ne mazākā saprašana, ko tu darīsi. Bet tu kaut ko darīsi, jā, galvenais iedvesmot cilvēkus. Mēs tagad iedvesmojam Sandiju, ja? Nezinu, cik es varēšu iedvesmot, es varbūt drīzāk nedaudz pastāstīšu par to savu pieredzi. Daudz ir ceļots pasaulē, būts dažādās valstīs, un, protams, arī, kad tu esi kaut kur, nezinu, pie Āfrikas krastiem un redzi tos milzīgos laukus ar plasmas maisiņiem un plasmas pudelēm, kas peld okeānā, tad, vai arī, kad tu esi, nezinu, kaut kādās musulmaņu valstīs, kur viņiem tas princips ir tāds, viņam varbūt mājā iekšā dzīvoklī viss spīd un laistās, bet visus atkritumus viņi mierīgi izmet pa logu garā un pie mājas ir atkrituma kaudze, vai ka tu esi kaut kur Āzijā un arī redzi to attieksmi pret dabu, tad liekas, vai vispār mēs varam kaut kā šo pasauli izmainīt un padarīt labāku, bet viss jau sākās ar to mūsu katra paša iniciatīvu, ar to pašu vēlmi, jo ir tas vecais teiciens, ja tu gribi ieraudzīt savu māju, tev ir jāaiziet no tās mājas ārā. Un tāpēc ir forši liels paldies Vitai, ka šis varbūt aplauss vēlreiz tāds skaļāks aplauss, jo viss tiešām sākās ar mūsu katra cilvēka, kas mēs šeit esam, arī varbūt pie televīzijas ekrāniem, ar mūsu pašu iniciatīvu un vēlmi kaut ko darīt. Ir tā vēlme kaut ko darīt, un paldies Vitai, ka viņa šo lielās talkas karogu tur augstu un, kā saka, neatlaidīgi turpina iesākt to darbu. Tas ir baigi forši, tas ir labi. Visai mūsu Latvijai, dabai un tā tālāk. Un daudzus gadus es taisīju arī vides raidījumus, un tad dažreiz tu satiec cilvēkus, īpaši pirms talkas, piemēram, tā saucamās iela intervijas vai kaut kur, un tad cilvēks saka, kāpēc man jāiet tur sakoptais kaut kāda Pētera vai tur Vasis, kurš tur atkal sametis atkritumus mežmalā. Un cits atkal saka, kāpēc man jāšķiro atkritumu, jo tur beigās no tā visa tur nopelnīs tur Andris vai Jānis tur. Un tā, bet zin kā, tad, kad tu ar viņiem runā un lietas aizdomāties par to, jo tomēr tā atbildība jau ir katra mūsu paša atbildība. Kā mēs dzīvojam, kā mēs uzturam savu māju kārtībā, kā mēs attiecamies pret pārējiem cilvēkiem, attiecamies pret dabu. Tāpēc ir ļoti forši, kā Vita arī teica, ka mēs sākam visu ar mīlestību. Ar mīlestību pret apkārtējiem, ar mīlestību pret dabu, ar mīlestību pret savu valsti, pret savu zemi. Un tad jau es ceru, ka viss būs kārtībā. Tā kā mīļie, 25. aprīlī
Skatāmies, kur tuvākā vieta, ņemam draugus, ņemam ģimenes un dodamies dabā, sakopjam dabu. Tie, kas galīgi netiek 25. aprīlī nekur izbraukt, tie vismaz aiziet sakop savu māju, savu pagalmu, un galu galā viss sākās ar savu pagalmu sakopšanu. Paldies jums liels! Paldies, Sandī! Paldies tev! Paldies, ka pievienojies! Starp citu, tieši tas, par ko Sandijs runāja, arī vakar ētrā diskutējot par lielo talku un par talkošanu vispār, manuprāt, tas bija Atis, kurš rakstīja, jā, varbūt ir taisnība tiem nogurušajiem, un viņus var saprast, jo to brīžiem varbūt nolaižas rokas, kā atkal un atkal vienā un tajā pašā vietā tu dari vienu to pašu, bet viņš teica, ko es esmu pamanījis? Es esmu pamanījis, ka iesaistot jauniešus talkošanā, viņi paši vairs nav piemēslotāji. Līdz ar to katrs, kurš ir kaut reizi pats gājis cauri šim procesam, kļūst par labāku cilvēku. Es atceros to piedzīvojumu, kad tu vāc tāds tīrels, tev pāri ielai, tur ir tāda vieta, kur patīk saules brāļiem pulcēties, un tur parasti ir, pēc viņiem paliek kaut kādas tukšās pudeles un izsmēķi. Un tu parādies tur ar to savu maisu, un viņš pēkšņi sāk rosīties, un viņam šiten, meistar, redz, kur tev, labi, viņš nav ar maisu, bet viņš saprot, ka kaut kas viņam arī ir jādara lietas labā. Un vēl, jo mierīgāk to ar šiem cilvēkiem runā, jo labprātāk viņi klausās, kas tev sakāms. Jo labprātāk viņi tev atdod to savu izsmēķi, vai savāc viņu, vai savāc to savu pudeli un saka, jā, viss kārtībā, mēs visu savāksim. Un tas miers, manuprāt, liecina par pārliecību. Mēs esam pārliecināti par to, ka mums ir taisnība. Mēs esam pārliecināti, ka bez tā pasaule nekļūs labāka. Mēs esam pārliecināti, ka bez mūsu personīgā ieguldījuma lietas neies uz augšu vai nemainīsies par labu. To mieru no sirds novēlam, lai mums ir pārliecība. Mēs tiekamies jau tādā jaunā statusā, kā Vita teica. Pagājušā gada beigās talku tradīcija oficiāli ierakstīta Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā. Un ja gadījumā jums kāds jautā, kas tur tāds? Lūk, ekspertu žūrijas priekšsēdētāja Māra Mellēna uzsvēra. Īpašs prieks par to, ka sarakstam pievienojas divas mūsdienu dzīves ritmam svarīgas vērtības, kuras ir ļoti daudzslāņainas un atšķirīgām kopienām līdzīgas, bet tomēr katrai savdabīgas, ar citādu raksturu, talka, kas aktualizē brīvprātīgi uz kopīgu mērķu vērsta kopdarba darīšanas un svinēšanas tradīcijas visā Latvijas vēsturiskajās zemēs, un pirtsiešana, kas aktualizē tīrības un labbūtības daudzās izpausmes starp uguni un ūdeni, karstu un augstu, raupju un mīkstu, fizisku un garīgu, kam pamatā kopīgas zināšanas par dabas ritējumu, pirtiešanu, augiem un to pielietojumu veselības un labsajūtas radīšanā, peroties, mazgājoties un dziedinoties. Šīs divas lietas blakus. Viena par dabu, un otra par dabu mūsos. Ir tik ļoti saskanīgas. Un šodien mēs sakām paldies mūsu senčiem, kuri izdomāja un no gadu uz gadu turpināja šādu savstarpēju palīgā iešanas formu, dodotai talkas vārdu. Un tas ir vēl viens atgādinājums, ka to, ko tu nevarēji izdarīt viens, kaut vai tā būtu mājas būvēšana, vai ražas novākšana, vai kartupeļu stādīšana, to tu vari izdarīt citiem pievienojoties. Jo īstenībā jau, tad, kad tu viņiem jautā kaut ko, viņi saka, labi, es tev palīdzēšu. Viņi saka, tu esi ok. Tu domā pareizi. Tu esi labs cilvēks. Tevi ir vērts atbalstīt. Pieteikumu sagatavošanā, starp citu, un iesniegšanā prestižajā sarakstā aktīvi piedalījās tautsinieki no visām Latvijas malām, kas ļoti palīdzēja lielās talkas pārstāvēji Kristīnai Sprūdžai un folkloras pētniecei Ilgai Valodzei Ābelkinai pilnvērtīga ziņojuma iesniegšanai, tā kā aplauss arī viņām. Nu, un tad šodien mēs sveicam arī mūsu vidū 2028. gada lielās talkas labas gribas vēstnieci, folkloras pētnieci Ilgu Valodzi Ābelkinu. Jā, un es saprotu, ka Ilgai Valodzei ir kas stāstāms. Tā vienmēr ir. Jā. Viss strādā un tehnika arī strādā. Sveiciens talciniekiem. Kāds prieks jūs redzēt. Kāds noteikti man šeit redzēja pagājušajā gadā, ka es vēl nebiju vēstniece, bet es biju kā folkloras pētniece uzaicināta un uz šī ekrāna rādīju
prezentācija par to, kā talkas tradīcija ir mūsu senču vēsturē, mūsu kultūras vēsturē bijusi agrāk ar kādām izpausmēm. Taču šodien man prieks sveikt visus, ka Lielā talka arī ir būtībā sintezējuši šo te pagātni ar tradīcijām, ar lauku dzīvesveida nepieciešamībām, ar mūsdienu aktualitātēm. Lūk, un šodien es šeit esmu neviena atnākusi, bet kopā ar Megiju Zonni no manas mūzikas grupas Banga, ar ko mēs pirms vairākiem gadiem arī izdevām talkas tradicionālajai mūzikai veltītu albumu ar nosaukumu Talka. Un labprāt turpinam izzināt to, kā senie folkloras materiāli runā šodien. Jo cerams, ka jūs piekritīsiet, man folklora nav, tam ir daudz piemēru. Folklora nav vairs tikai kaut kas sen skapjos aputējis, kas runā par senām lietām, kas vairs uz mums neatiecas. Tas ir kaut kas ļoti laikmetīgs, un talkas tradīcija un lielās talkas turpināšanās ir savā veidā arī pierādījums tam, jo bez šīs te kopā sanākšanas, kas ir tradīcija, nebūtu lielās talkas. Lūk, es aicināšu Megiju šeit. Mēs esam sagādājušas vienu tādu pārsteigumu, tādu aktivitāti. Minēsim mīklas, bet šīs nebūs tādas klasiskās mīklas, bet talkas dziesmu mīklas. Tas būs savā veidā tāds erudīcijas pārbaudījums jums talciniekiem, cik jūs spējat ne tikai koordinēt savus brīnišķīgos palīgus, bet arī orientējaties tradicionālajā mūzikā un tajā, ko kādreiz ir talcinieki dziedājuši. Daži varbūt dzied arī šodien. Es gribētu īstenībā domāt, ka arī šodien talkā kāds uzdzied kādas tautas dziesmas. Lūk, uzdevums būs pavisam vienkāršs. Šeit ir četrindīte, un jums būs jāuzmina, kas tajā tukšajā vietā, kur tā līnija, kas tur slēpjas. Un to darīt var ceļot roku vai bļaujot, piedāvājot savus variantus. Tātad aidzeltana linudrūve, sen tu mani kaitināji, sanāca, ar savām māsiņām. Kas tur trūkst šajā tekstā? Dziedāju, tas ir labs variants, bet ko dara ar to linudrūvu? Nokūla, bet pirms kūlšanas, kas ir pirmais? Jā, sanācu, noplūcu ar savām māsiņām. Labi, šī bija iesildīšanās, šo jūs atminējāt. Tālāk, talka ne tikai strādā, bet arī kaut ko citu dara. Talka ēda, talka dzēra, talkas māte noskumusi, daudzapēda daudzapdzēra, maz darbiņa padarīja. Tā mēdz gadīties. Jums tā negadās, vai ne? Visi darbiņu padara. Tālāk, dzieda talka lustējat, saimnieks bēdājās, kāja nolozusi. Galdam, solam, ir vēl labāk, beņķam. Kaut kur parādīsies. Jā. Nejot uz tālāk, jau sarežģītāk, divi vārdi trūkst. Kas nāk dziedādams, klaigādams no dūņaina ezeriņa, kas nāk dziedādams no linudruvas? Kādi varianti? Un šis ir labs piemērs, ka savienojas gan dabas pasauli, gan cilvēku pasauli, vai ne? Tur jau var dzirdēt zālē pareizo atbildi. Zosis, jā. Meitas nāc dziedāt. Tieši tā var arī sajaukt vietām. Šogad 25. aprīlī notiks lielās talkas darbi. Un kā jūs domājat, vai pa šiem gadiem Latvija ir izsitusi sev vietu starptautiskajā vai globālajā situācijā un ņem no mums paraugus, kā strādāt un kas vispār ir talka? Par to mēs tūdaļ runāsim ar lielās talkas diplomāti, ja tā var teikt, Aivu Rozenbergu. Sveicināta. Vispirms varbūt par to izcēlumu, Latvijas izcēlumu talkot starptautiski. Jāsaka tā kā lielā talka notiek jau kopš 2008. gada, un daudz kur pasaulē tikai teju ir sākusies tāda doma, ka varētu paši arī kaut ko lietas labā darīt un vidi sakopt, tad mēs esam tādi pasaulē, tādi veterāni labā nozīmē, ka mēs ejam un stāstam par savu pieredzi, ko mēs esam 19 gados izdarījuši. Un tas, ka mums jau iesaistās 10% iedzīvotāji un vairāk katru gadu, tas ir tāds fenomens, ka mums jau 3 gadus ir pasaulē balvas bijušas par to, ka
visvairāk iedzīvotāji no mums iesaistās talkās. Un tas ir pasaules līmeņa sasniegums. Vēl aprīlī es braukšu arī uz Briseli, kur notiek Eiropas valstu tāda pieredzes dalīšanās, un Eiropas parlamentā būs izstāde, kur arī lielās talkas fotogrāfijas būs redzamas. Un, mēs vienkārši pasaulē mēs ejam avangardā ar lielo talku. Tas ir ļoti liels prieks to dzirdēt, jo īstenībā pēc visa dzirdētā visā pasaulē dabas piesārņojums var pieaugt jebkuru brīdi. Tā situācija ir ļoti mainīga, un tādēļ talka ir tā kā glābējs un lielā talka cīņā saucējs. Jā, bet mēs arī gribam dot arī citiem pasaulē to skaidro redzējumu, kas tad notiek tad, kad tā zeme ir attīrīta. Un tāpēc 2018. gadā, kad vispār sākās pasaules talkas, Latvija nāca pirmā ar tādu iniciatīvu par laimes kokiem, lai rādītu, ka tad, kad ir tīra zeme, mēs stādām kokus, un koki, protams, ir tā nākotne uz vairākiem simtiem gadu. Jā, bet varbūt tagad ķersimies klāt šā gada lielās talkas norisei, un šoreiz šeit arī Kokars zālē tiek runāts un diskutēts un uzklausīt dažādu koordinātoru, atbalstītāju un organizātoru stāsti par savu redzējumu, kā attīstīties tālāk, un varbūt nedaudz par šīs talkas, ko mēs tagad sagaidām 25. aprīlī, jaunumiem, tādiem vilinošiem jaunumiem. Redz, katra tradīcija dzīvo ilgi, ja tā katru gadu atjaunojas. Ir tas zelta fonds, ko tu katru gadu no jauna dari vienā vai otrā tradīcijā un arī lielajā talkā. Un tad ir kaut kas jauns, kas katru gadu nāk klāt, un tā arī mēs cenšamies to organizēt. Un šogad, piemēram, mēs dzirdējam, ka vienā pašvaldībā notiks invazīvās sugas ravēšana. Viens augs tiks ravēts, jo vienkārši tā ir invazīvā suga, un tagad mums arī tas ir jauns temats. Ir digitālās talkas, un tā ir tāda mūsu laikmeta liecība jau, ka mums tās viedierīces arī ir jāiztīra no nevajadzīgiem dokumentiem, jo vienkārši tā elektrība, ko patērē datu nesējos, to uzturēšana ir nenormāli liela un tikai pieaug. Var sakot, mēs ejam laikam līdzi, un tas, ko mēs darām, protams, katru gadu tīram, iekopjam ainavu, stādam kokus, tas paliek pats pa sevi. Jā, šā gada moto, sauklis, aicinājums roku rokā Latvijai. Vai ir uzstādīti arī kādi īpašie mērķi, kas šogad, tā kā pirmajā vietā tiek uzstādīts? Ir kāds... Pirmajā vietā vienmēr ir talcinieki, un tāpēc mums ir talkas cilts balva. Tas ir viens no lieliem jaunumiem šogad, jo mēs gribam tomēr kaut kā pateikt vēl paldies tam katra talcinieka ieguldījumam, jo bez tā jau nekas nebūtu. 2,3 miljoni jau pa šiem gadiem ir piedalījušies talkās. Tas ir nenormāli liels skaits cilvēku. Un tāpēc ir tā talkas cilts, kā mēs saucam, tie visi mēs, kam nav viena alga, kas iet ārā katru pavasaru un kam nav viena alga, kas sakop savu zemi, tie mēs esam tā talkas cilts, tāpēc arī talkas cilts balva šogad būs pirmo reizi. Kas to rosina vispār? Rosina talkas saime. Mēs organizatori gribam pateikt paldies kopā ar saviem partneriem atbalstītājiem. Gribam teikt paldies tiem cilvēkiem, kas jau visus šos 19 vai drusku īsāku laiku katru gadu aicina savas kopienas ļaudis kopā, ejam talkot, darām, un kas ir tie aktīvisti, tās vietējās sirsniņas. Jā, tad faktiski katrs novads var savu talkotāju virzīt šai balvai. Tieši tā. Ne individuāli talkotāji, vai var arī veselu novadu virzīt? Jā, ir jau izvirzīti tie, un no katra vēsturiskās, tagad jāsaka jau no katras vēsturiskās zemes un Rīgas ir tie cilvēki izvirzīti, un no pirmdienas sāksies lielā balsošana. Visi varēs, tā ir atvērta balsošana, visi varēs balsot. Jā, par šo cilts balvu mēs vēl runāsim, bet vēl es gribu pajautāt, tātad tu teici, ka brauc uz Briseli, kur notiks arī zināmā mērā starptautisks liels talkotāju, nosauksim konferences, sajietas vai sazināšanās. Kā Latvija iezīmējās iepriekšējā gadā, teiksim, starp šīm daudzajām valstīm ar savu talkotāju skaitu, piemēram, vai... Mūs vienmēr izceļ. Latvija ir tāda, un Latvija, viņa vienmēr ir pāri turpat tik un tik procentu talkotāji, kas ir pret to iedzīvotāju īpatsvaru valstī, tas augstākais procents. Protams, mums tagad arī nāk citi klāt, bet mēs tiešām esam līdzvērtīgi ar lielu valstīm un pat daudz augstākā līmenī, jo mums ir ļoti izstrādāta tā sistēma. Citur mazas grupiņas talko, citur tas nav aizgājis tādā nacionālā līmenī, tā kā mums tas ir. Tā kā mums ir tiešām pieredze, ar ko dalīties. Un arī lepoties, Jā, es domāju. Protams. Un arī lepoties. Paldies talciniekiem. Jā. Paldies tev sirsnīgs par
šo ieskatu lielās talkas gaitās. Paldies! Un, godātie skatītāji, tūlīt arī mums nākamais viesis nāk, un šoreiz sveiki jau iepriekš pasaku. Labdien, mēs jau esam parunājuši šodien arī Mežpils alus zīmola vadītāja Ieva Anita Garanča. Vārdu sakot, kas jauns? Kādas aktivitātes šoreiz, kādas iniciatīvas šoreiz ir izvirzījušās tavā darbu lokā lielajai talkai? Nu jā, jāsaka, mēs ar lielo talku jau patiesībā esam kopā vesels 6 gadus, mēs tā izskaitījām ilgs laiks. Mums ir šo gadu laikā tapuši arī īpaši projekti. Viens no tiem ir Mežpils talkotājs bezalkoholiskais alus, arī tam šogad 3 gadu dzimšanas diena. Un šogad ir svinot tādu mūsu 6 gadu sadarbību tapis īpašs projekts ar nosaukumu Talkas cilts balva, kur izvirzam un apbalvojam tos cilvēkus, kas talkā ir ieguldījuši daļu savas dzīves, radījuši tādu talkas cilti, kopienu, kuri pulcē citus sev apkārt, kuri iedvesmo, un tad mūsu kampaņas mērķis ir apbalvot tieši šos cilvēkus. Esam aicinājuši pieteikties, jāsaka, kampaņas pirmā daļa beigu noslēgusies, esam saņēmuši vairāk kā 30 pieteikumus no visas Latvijas. Cik pieteikums? 30. 30. Saklausīju, ko gribēju saklausīt, 300 pieteikumus. Ne, 30. Jā, pieteikšanās forma, jāsaka, bija nesarežģīta, bet laikietilbīga, tāpēc mēs gribējām, lai pieteikumi tiešām kvalitatīvi, un tad izvērtējot, mums ir 3 tādi kandidāti no katra reģiona Latvijā, kas tiks arī novirzīti uz balsošanu. Tātad būs TVNetā publiskā balsošana, sākot ar 30. martu. Tātad, kas notiks no pirmdienas vēlreiz? No pirmdienas mums TVNetā mājaslapā būs publiskā balsošana, kur varēsim tad mēs visi nobalsot par to, kurš ir pelnījis Talkas cilts balvu. Un tad 25. aprīlī, lielās talkas dienā, protams, arī noskaidrosim, kur tad būs uzvarētāji, viens no katra reģiona, kurus apbalvosim ar tādu īpašu statuētu. Es vēl gribētu saprast, kas ir tā balva, kas ir tā balva, kāda viņa izskatās aptuveni vīzijā? Jā, viņa ir tāda apaļa, no stikla radīta brīnišķīga balva, mākslinieces radīta, tepat Latvijā. Ļoti skaista balva, par ko mēs arī priecājamies, un man liekas, ka tas balva ļoti skaisti arī simbolizē pašu talku un šo brīnišķīgo notikumu. Un tad, protams, mūsu draugi Rimi arī ir parūpējušies par sveicienu, tāpat kā mēs arī par gardu sveicienu uzvarētājiem. Nu jā, jauks darbs, liederīgs darbs un jauka balva par iesaisti šajos darbos, vai ne? Jā, tieši tā. Man liekas, ka ir jāatcerās šos cilvēkus, kuri ne tikai turpina talku, bet arī ir to darījuši agrāk, un tad mūsu mērķis ir apbalvot tos, kas ir ieguldījuši jau ļoti ilgus gadus talkā. Ļoti jauki, jā. Saku tev paldies šim brīdim, un godātie skatītāji, tūlīt arī notiek viesu mājiņa, un mēs tūlīt sarunāsimies vairāk. Ja ne par balvām, bet par kaut kādām interesantām iespējām talkot, to gan mēs tūlīt sarunāsimies, un šobrīd man šeit pie mūsu ziņu galdiņa ir Rimi Latvija ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova. Sveicināta! Labdien! Tātad, kā vienmēr, kas tur īsti notiek, ko jau cilvēki gaida un ir sapratuši, ka tā ir vieta, kad ir jāiet uz Rimi veikaliem nedēļu pirms talkas. Kas īsti tur? Jā, arī šogad man ir liels prieks, ka Rimi var turēt rūpi par solo talkas dalībniekiem, un talkas nedēļā no 20. aprīļa līdz 25. aprīlim. Lielākajos Rimi veikalos, kā arī veikalos, tas ir pilsētās un apdzīvotās vietās, kur ir tikai viens Rimi veikals, piemēram, Alūksnē, var saņemt talkas maisu. Jā, kas ir tie solo talkotāji? Vēl labprāt atgādinātu ar jūsu palīdzību visiem, kas šobrīd skatās, redz un dzird, varbūt radīsies tā doma izmantot šo iespēju aiziet uz Rimi veikalu, un cik jāmaksā par to visu? Jā, tad solo talku vietas var skatīties lielās talkas mājaslapā. Tur tad ir atzīmētas, un tas ir vairāk domāts tiem talkotājiem, kam varbūt nepatīk lielais pūlis, negribās ar visiem kopā, bet gribās pa savu iemīļoto pastaigu taku, reizē pastaigājoties un to arī satīrīt. Un tad droši var nākt uz Rimi veikalu, izdarot pirkumu, var palūgt, lai iedot arī solo talkas maisu. Vienkārši nekas nav jāpērk, pat ja cilvēks ir ar bērniem, prasa
prasa to maisiņu. Jā, droši var jautāt. Nepietrūks, ir visi lielie un puslielie Rimi veikali apgādāti Latvijā. Jā, mēs parasti kopā ar Lielo talku aprēķinām pēc iepriekšējiem gadiem provizoriskos rezultātus un tad attiecīgi skatāmies tā, lai nevienam nepietrūkst un talkot var ik viens. Jā, un šie maisiņi ir no tāda materiāla, kas paši sadalās dabā, ka viņi nav īsts plastikāts. Par to jājautā Lielajai talkai, bet parasti jau mēs kopā strādājam pie tā, lai arī maisiņi būtu dabai draudzīgāk. Runājot par citām dabai draudzīgām iniciatīvām, ko tu vari pateikt no Rimi puses? Jā, savā pusē, no Rimi pusē Lielā talka ir tikai viena no aktivitātēm, un mēs aktīvi strādājam pie dažādiem risinājumiem un dabai draudzīgām iniciatīvām ne tikai veikalā, bet arī birojā Noliktavā, un viens no galvenajiem mūsu darbības virzieniem noteikti ir pārtikas atkritumu samazināšana. Un pērn Rimi pārtikas bankai Pēdušai Latvijai ziedoja vairāk nekā 1 miljonu kilogramus pārtikas, kas katru mēnesi palīdzēja vidēji 15 000 cilvēku visā Latvijā. Lieliski. Lieliski. Vienkārši es saku paldies par sarunu ar tevi. Paldies, ka pienāci. Un paldies, vari iet jau uz Kokaru zāli, bet, godātie skatītāji, mēs vēl vienu viesi gaidām un gribam sagaidīt. Mēs gribam sagaidīt premjeras ierašanos, un kuru katru brīdi tam ir jānotiek. Un es skatos pa logu, un ko es redzu? Jā, vēl nav piebraukusi premjeras kundze, bet mēs ar viņu parunāsim, un interesanti būs viņas nostāja vismaz 2 jautājumos. Bet tagad atgriežamies Kokaru zālē, varbūt, kamēr mēs sagaidām premjeru. Lieko informāciju, iztīrīt savu e-pastu. Kurš no jums jebkad ir piedzīvojis sajūtu, ka tu iztīri savu e-pastu, saliec visus vajadzīgos folderīšos, pārējo izdzēs un parādās paziņojums? Paldies, tev ir tukša ienākošo vēstuļu kaste, lai tev jauka diena. Ir kāds piedzīvojis tādu brīdi? Paceļam rokas, ja gadam tā ir gadījies. Es paskatījos, ka pēdējo reizi manā e-pasta kastītē tāds ieraksts parādījās 2016. gadā. Un kad es visiem stāstīju, cik brīnišķīgi esmu izdzējis visas vēstules, es saņēmu laikam kādas 3 ziņas, tad tāpēc tu man neatbildēji. Bet šī ir atbilde uz jautājumu, kā vēl mēs varam piedalīties talkā, ja gadījumā mums šķiet, ka mums nav jādara viena vai otra darbība, kur lūk kāds cits ir vainīgs. Tātad talkas.lv, un no turienes arī viss sākas. Nu un tā, es teiktu, ka mēs esam gandrīz gatavi mūsu svinīgajai daļai. Lūdzu, uzkavēties, tepat mēs sākam pēc 2 minūtēm, un šeit būs paredzēta arī kopīga sadziedāšanās, un tāpēc jau mēs pamazām varam sākt aplaudēt, lai mākslinieki zina, ka mēs esam gatavi. Aplausi turpinās. Mār, piedod, bet no sākuma mums būs jāparunājas, jo tas, ka jūs šodien šeit esat, nozīmē pirmkārt 2 lietas. Jums ir liela... Kamēr mēs gaidām premjeras kundzes ierašanos, tikmēr mēs esam sastapušies šeit ar tik daudziem talkotājiem un talku atbalstītājiem un iniciatoriem, ka nevarējām paiet garām Intam Teterovskim, kas ir gan dziesmu svētku kustības aktivizētājs, gan pats sevi aktivizējis, ir daudzās talkās un pats sacerējis talkā. Īpaši dziesmu nebija tā, vai vēl tu pūlies sacerēt, Int? Sveiks! Labdien! Jā, dziesmu es vēl neesmu atcerējis to, lai dara dzejnieki un komponisti. Bet tu gribēji? Es gribēju, es gatavojos. Nu, varbūt vēl kāds ir gatavs uzrakstīt. Starp citu, man liekas, talkai nav himnu vēl. Vajadzētu uztaisīt. Varbūt kāds ir gatavs uzrakstīt. Jā, es esmu ārkārtīgi priecīgs atkal šogad būt kopā ar visiem talkotājiem, un ir man vēstījums visai dziesmu svētku saimei. Noteikti vajag izmantot šo iespēju. Pavasarī satikties, sakopt
savu tuvāko apkārtni un noteikti to darīt gan ar dziesmām, gan ar dejām, gan ar rotaļām, gan tikko arī lielajā zālē bija kolosāls folkloras dziedātāju priekšnesums. Talka mūsu dainās ir bijusi vienmēr, un ir lieliski, ka šī tradīcija turpinās, un Dziesmsvētku saime ir liela tā sastāvdaļa. Jā, par Dziesmu svētku kustību varbūt. Kādi kas jauns parādās tās rīcībā un darbībā? Var arī būt nesaistīt šai gadījumā šis jautājums tieši ar talku. Jā, protams, mēs jau tagad gatavojamies nākamajiem vispārējiem dziesmu deju svētkiem, kas būs 28. gadā. Jau ir ieslēgti dažādas koncepcijas, konkursi jau drīz žūrija sāks vērtēt, un mēs sāksim saprast aprises saturiskās, kādas varētu būt svētkiem. Un, protams, ka ikdienas darbs, un dziesmu svētki jau tieši tāpat kā talka, tā nav viena reize gadā. Dziesmu svētki ir katru dienu, katrā mājā, katrā sētā, katrā pilsētā, katrā kultūras namā. Un Dziesmu svētku saime savu spēku nav pazaudējusi nemaz skaitliski. Mēs esam apmēram tikpat, cik visus gadus pēdējos, un vietām pat dalībnieku skaits aug. Jā, ko tu vari teikt, ka iespējams, ka tu aizbrauc uz svešām zemēm ar koncertiem, vai tu paskaties uz vidu un dabu? Tas jau tev nav, tur nav sakopts, tur nav sakopts. Ir atsevišķas vietas, kur varbūt liekas, ka varētu būt īrāks, bet burtiski, pat es biju arī Spānijā uz Saragos un tieši nopriecājos, cik ārkārtīgi tīra un sakopta pilsēta. Un pilnīgi, prieks par apkārtni. Jā, saku tev sirsnīgi paldies par teikto. Dziesmu svētku saime, ejam uz talku, tiekamies talkā. Es būšu īlē, kā jau vienmēr. Jā. Kas bija? Vienkārši ņēmām maisu un viņas ceļ uz vilcienu. Kur viņai apnika skatīties uz atkritumu. Varam sākt. Es jau zālē atpakaļ, ne? Sākam. Maskavas ielas brūķi ejot augsti to. Ir grūti svešiem saprast, kas gan šajās ielās var vispār kādam tuvs un mājīgs kādreiz kļūt. Padauž šeit pagātnes un patiesības rūkas, un 15. trolejbus jau leģendārs. Pie baznīcas sēž bērni akmeņus, kas metā un pieturās starp suņiem veči alu lok. Manas Rīgā, nepazītā, manas Rīgā. Sarežģītas, sakli vienmēr redzot tikai grūžus apkārt. Starp grūžiem atmirts pilsēta, kas vienmēr aug. Atpogājiet acis vaļā paskatīties, šeit sen jau nav kā 10 gadus atpakaļ. Manas Rīgā, nepazītā, manas Rīgā. Sarežģītas, tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas. Sarežģītas, līdz galam nepazītas, tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas. Sarežģītas. Parādi,
Mārupman, Holšteina un Rīgas Sudra baltais koris. Un jūs redzējāt, kā Māra nemanāmi kļūst par daļu no kora, un koris ir viņas balss. Vēlreiz paldies un aplausi. Jo cienījamā ministra prezidente, parlamentārais sekretāra kungs un augstgodātie viesi. Paldies, ka šodien esat klāt Lielās Talkas ieskandināšanas pasākumā. Šī tāda, no vienas puses tāda draudzīga tikšanās, no otras puses svinīga ceremonija un no trešās arī svinēšana. 19. gads, kopš joprojām ir cilvēki, kuri saprot, ka viņa darītais var padarīt Latviju skaistāku, tīrāku, zaļāku un mums visiem dzīvi jēdzīgāku. Sāksim mēs ar, protams, pāris uzrunām, un tad jau raudzīsimies, ko mēs kopā varam iesākt. Ministrs prezidente Evika Siliņa. Labdien visiem! Prieks jūs satikt Lielās Talkas atklāšanas pasākumā. Nu jau man šis gods ir otro reizi. Un es domāju, ko lai es saku par Lielo Talku, jo, kā man teica Vita ienākot, es varu uzrunāt jūs uz tu? Es teicu, jā, mēs kopā esam talkojuši, jau mēs varam. Tas tāds rituāls. Man liekas, ka Lielā Talka arī ir latviešu rituāls. Un Lielā Talka mums, kā tautai, kas ir tomēr tādi viensētnieki, ir tāds kopā sanākšanas pasākums. Kopā sanākšanas brīdis, kurā mēs mazliet izkāpjam ārā arī no tāda ziemas augstuma, no laika, kad ārā ir bijis diezgan ilgu laiku tumšs, maz saules. Mēs esam bijuši spiesti būt vairāk mājās, arī nelielā izolācijā. Mēs izejam ārā dabā, kad viss mostas. Mēs to darām ne jau vienu gadu vien. Lielā Talka pastāv jau 19 gadus, bet, manuprāt, tradīcija talkot ir daudz senāka. Un pavasara darbi un tāda kopā sanākšana noteikti ļoti stiprina mūsu latvietību. Tāpēc man ir īpašs gods un īpašs prieks būt Lielajā Talkā, jo man personīgi patīk redzēt to brīdi, kad kaut kas nesakārtots kļūst sakārtots, kad kaut kas neglīts kļūst skaists, un kad no kaut kā nezināma top draudzība, top kopā sanākšana un top sakārtotāka vide. Un tas daļai ir noteikti arī saistīts ar manu darbu. Arī mans darbs ir nedaudz tāda Lielā Talka, kurā mani iemet ar ļoti daudz problēmām, ar ļoti daudz netīrumiem. Un tad es ņemu vienu pa vienam to netīrumu, netīras burciņas. Pagājušā gadā mēs atradām pat vecu dīvānu, ir arī lielas mēbeles un talkoju. Un es to daru, jo es mīlu Latviju. Un es domāju, arī jūs katrs talkojat, jo viens to dara tāpēc, ka viņam nepatīk samētāti papīri, citam patīk kopā sanākšana, vēl kāds rūpējas par vides drošību, vēl kāds grib taku iekārtot vai vietu, kur bērniem droši būt, lai stikli kājās neduras. Bet es domāju, kopā Lielā Talka ir tiešām stāsts par mums, par latviešiem, par Latviju, par to, ka mēs esam cilvēki, kas ļoti mīl mūsu zemi, un mūsu spēks mīlēt šo zemi, iestāties par to sākas no tā, ka mēs, kā mēs sakam, ielaižam rokas zemē un tur sajūtam to zemes spēku. Tāpēc es gribu pateikt ikvienam talciniekam lielu paldies un ikvienam, kas kaut vai ikdienā redz nokritušu netīrumu, to paceļ, jo viņš ir apzināts cilvēks, kas saprot, ka neatnāks neviens cits un to darbu mūsu vietā neizdarīs. Tie esam mēs, kas atbildam par to vidi, kādā mēs dzīvojam. Tā ir mūsu Latvija, tā ir mūsu ikdiena, un talkošana ir daļa no mūsu ikdienas, kad mēs arī rādam piemēru jauniešiem, bērniem, kurām mums veidojas tradīcijas, kā ģimenes sanāk kopā, kādu vēsti mēs nesam
gan jaunajām paudzēm, gan arī kā mēs uzturam to mantojumu, kas mums ir atstāts. Un, manuprāt, lielā talkošana jau ir arī tāda tradīcija, ar kuru mēs varam lepoties un stāstīt citām Eiropas valstīm, ka cilvēki vienkārši savu prieku pēc dara tādu brīnišķīgu darbu. Tāpēc es vēlos arī visus talciniekus uzaicināt 15. maijā pie sevis uz jūsu visu godināšanas pasākumu. Un es uzticos, ka Vita būs tā, kas jau pa saviem talkotāju kanāliem nodos šo ziņu tālāk. Un es tiešām ar lielu prieku gaidīšu jūs pie sevis ministru kabinetā, lai mēs kopā arī varētu atzīmēt šo tradīciju un nodot arī tādā valstiskā līmenī ziņu, ka tā ir svarīga lieta, ko mēs visi daram, ka mēs rādam ar savu piemēru arī mūsu jaunai paudzei, visiem pārējiem, kas varbūt netalko, ļoti labu piemēru un vēlamies arī par to viens otram pateikt paldies. Es zinu, ka talkošana ir arī kaut kas vairāk par darīšanu, talkojot veidojas arī jaunas draudzības, un tāpēc es ceru, ka arī jūs, kā draugi, atnāksiet pie manis, jo es jūs ar lielāko prieku arī uzņemšu. Lai ir burvīgs šī gada talkošanas laiks, lai mums visiem ir vairāk cerības, jo ģeopolitika šobrīd tāda, kas nes ļoti daudz negatīvu ziņu, bet lai tajā brīdī, kad mēs visi sanākam kopā, mēs apzinātos savu spēku. Jo mēs esam daudz stiprāki, nekā mēs ikdienā redzam, varbūt paskatoties spogulī, tad, kad mēs kaut ko daram kopā. Paldies! Paldies! Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Irbe. Sagaidām arī lūdzu ar aplausiem. Paldies! Labdien! Man arī patiesi prieks un gods būt šeit Lielās Talkas atklāšanas pasākumā. Pagājušajā gadā nepiedalījos atklāšanas pasākumā, bet piedalījos Talkā un Talkas arī atklāšanas pasākumos reģionos. Tāpēc man bija jau pagājušajā gadā tāds liels prieks tiešām par to milzīgo atsaucību un par iesākto jau jauno tradīciju, par vides nevis sakopšanu tik daudz, bet jau par padarīšanu skaistāku un daļāku mūsu vidi. Kas tad ir Talka? Man droši vien jums nav jāstāsta, bet pašam es šodien tā domāju. Mēģināju atcerēties un paskatīties, kas mums ir ar tradīcijām. Un tradīcijas mums ir senas. Tās nav tikai 19 gadu ilgas. Un etnogrāfijā, materiālos, senajos daudz runāts par talkām. Un talkas patiesi mēs varam saukt par latviešu tradīciju. Ne par velti, protams, šobrīd esam arī nostiprinājuši to, kā nemantisko kultūras mantojumu, nemateriālu. Man pašam pieredze kā lauciniekam, šodien domāju, no agras bērnības. Mums viss bija ar talkām. Sienu talkas, kartupeļu talkas, protams, un pat, lai kāds nebūtu, arī sauktās cūku bērs arī bija talka vesela. Un tas pat nebija tā jāaicina speciāli. Tas, protams, bija vairāk ģimenes lokā, bet tālie ģimenes locekļi radi. Viņi pat uzprasījās paši un speciāli vaicāja, vai mēs varam nākamajā sestdienā braukt, vai kas jums tur ar to sienu, vai kas jums tur ar tiem kartupeļiem. Varēs jau vākt, vai varēsim lasīt kartupeļus. Jo tas bija tāds kā prieks visiem kopā strādāt. Un, protams, arī talkā nav tikai darbs, tā ir arī pasēdēšana, svinēšana, atzīmēšana, kopā būšana. Tieši tā kā ministrs prezidents kundze arī to teica savā runā. Un kaut kā mums bija pazudusi varbūt šī tradīcija. Mums bija tas pārmaiņu laiks, atmodas laiks un, diemžēl, saistītās arī grūtības, rūpes par ikdienas dzīvi. Tas viss bija katram no mums sarežģīti, izaicinoši. Un kaut kā mēs, protams, pazaudējām šo tradīciju, jo visiem bija tiešām jārūpējās par savu izdzīvošanu. Tad varbūt tās pirmās 10 gadus, gandrīz 2 neatkarības gados, mēs kaut kā
nesajūtām varbūt to vajadzību arī tik daudz, vai tiešām nebija tam laika, bet paldies arī, protams, jau kuro reizi droši vien šeit visi to apliecina iniciatoriem, kas vēlējās šo tradīciju ieviest, un 2008. gadā mums šī iniciatīva rādā atbalstu, un jau tas ir, protams, tradicionāls pasākums, ko visi gaida ar lielu prieku. Tam ir pasākumi, tam ir pat, kā mums šeit, atklāšanas pasākumi un ietalkošana, ieskandināšana, izziņošana. Mēs visi gaidām to. Bet kopumā pa šiem gadiem lielākais prieks par to, ka mūsu savākti atkritumi iet mazumā. No vienas puses mums varbūt, un tā bieži vien arī izskan, būtu jādomā, kāpēc mums vajadzīgs talks. Mēs taču vācam atkritumus, sakopjam, tīram, grābjam, vācam riepas, cūkmens nāk palīgā. Un ko tu mēs tagad darīsim, priekš kam tās talkas ir vajadzīgas? Mums taču nav ko īsti vairs vākt varbūt. Tieši otrādi, par to arī lielākais prieks. Un tas droši vien ir tas viens no lielākajiem ieguldījumiem no šīs iniciatīvas, no lielās talkas, ka mūsu sabiedrība tādā veidā ir mācījusies, ka šī tradīcija ir nesusi to savu reālo pienesumu ar to, ka mēs tiešām padomājam arī, kā premjerministrs kundze teica, vai nomest, vai tomēr varbūt arī pacelt, un nevis gaidīt aprīli, kad visi talkosim. Un tas jau ir tas lielākais ieguldījums. Un pa šiem jau 19 gadiem, 19 gadi, tas ir tāds nobriedis jaunietis, ir izaugusi jauna paudze, kuri viņi pat nezina citu dzīvi. Tā ir jābūt sakoptai videi, atkritumus te drīkst nomest. Un paldies viņiem, viņi arī audzina vecāko paudzi. Es pats zinu no saviem bērniem aizrādījums dažādus. Paldies viņiem par to, paldies lielai talkai visiem kopā par šo veikto ieguldījumu. Vēl būtiskāk ir tas, ka lielā talka un visas šīs iniciatīvas mums ir devuši to iespēju padomāt un arī prasījušas varbūt domāt par to, vai mums vispār ir vajadzīgs tās lietas, mantas, daudzās, vai mēs pērkam visu to, vai tas ir vajadzīgs. Un par liels prieks, ka šonedēļ tika atklāts viena no jaunām iniciatīvām Sarkandaugavā un ir izveidota lietu biblioteka, kurā var apmainīties ar instrumentiem. Tas ir tiešām ļoti skaisti, ka ir tādas iniciatīvas, ka mums nevajag pirkt varbūt katram urbi vai cirvi, kuru lietojam varbūt vienreiz gadā, varbūt vispār nelietojam. Un tas arī ir tas lielākais un būtiskais, ko lielās talkas iniciatīva ir devusi. Un pats svarīgākais droši vien šī saliedētība un tas, ka mēs vismaz vienu dienu visi izējam ārā no savām mājām, no darba vietām un ieraugam, ka visa Latvija kopā rosās, un tas ir visā Latvijā. Mēs beidzot ieraugam, ir Latvija, nav tikai Rīga, Jelgava vai cita vieta. Paldies, lai mēs roku rokā radām arvien skaistāku mūsu Latviju. Paldies, Irbis kungs. Un es pēkšņi atcerējos, man ar kaut kur ir urbis, kur es pirku ar domu, ka gan jau kaut kad noderēs. Kaut kad pat nevajadzēja, bet es biju aizmirsis, ka man ir. Labi, ka nenopieku vēl ar vienu. Raugoties uz jums, ir pilnīgi skaidrs, ka jūs noteikti esat savu māju, savu pagalmu, savas ielas patrioti, savu meža, savas pļavas patrioti, savas valsts patrioti, bet noteikti arī savas pašvaldības patrioti. Un tāpēc milzīga nozīme ir arī lielās talkas atbalstītājiem. Ne tikai uzņēmumiem un iestādēm, bet, protams, arī pašvaldībām. Tā kā Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kamīnskis. Lūdzu. Cienījamā premjeras kundze, klātesošie. Skatoties uz šo pusi, tu nejūties kā pavasarī. Bet apskatoties uz otru pusi, saulīte, fantastisks laiks. Es šodien braucu šurp, stārķi redzēju. Stārķi parasti 1. aprīlī saka, reku stārķis, un aprīli stārķis jau daudz agrāk atlidojas.
Bet tas ir pavasara vēstnesis. Pavasara vēstnesis, kurš arī saka, tiešām, kad gaidām lielo talku. Es atcerējos, ka es pirms 19 gadiem arī biju pirmajā lielajā talkā, kad mēs talkojām un tiešām tad vairāk varbūt domājām par šo atkritumu vākšanu. Es personīgi ļoti ātri pārslēdzos uz to, ka tā nav atkritumu vākšanas talka, ka tā ir talka, kad mēs sakārtojam vidi, tā ir talka, kad mēs atstājam kaut ko aiz sevis, lai mums būtu pašiem patīkam par šo vietu, kurā mēs dzīvojam, lai būtu patīkam tiem cilvēkiem, kas apmeklē šīs vietas un kas dzīvo Latvijā. Protams, saraksts par daudzajām talkām, kas ir bijis pirms tam. Es domāju, ko lai es vēl pasaku? Sienas bija, kas tur kartupeļi bija, viss tā kā tie svarīgākie akcenti salikti. Bet bija vēl viena talka. Bija talka, ka grāmatas padeva pa tiltu pāri no Nacionālās bibliotēkas, no vienas mājas uz otru. Man liekas, toreiz tā saucās akcija. Bet faktiski tā ir talka. Tā ir talka, kur grāmatas brīvprātīgi tika padotas un tika izdarīts milzīgs darbs. Man liekas, paldies Irbas kungam par tādu Latvijas raksturojumu, bet ir vēl viena lieta. Tiešām es piekrītu tam, ka bez pašvaldībām nekādīgi. Jo pašvaldības ir tās, pašvaldību koordinātori, jūs esat tie, kas pirmie saņem ziņu, kurā vietā talkos. Jūs esat tie, kas iedod ziņu atpakaļ Vitai Jaunzemei. Jūs esat tie, kas arī noslēgumā un tikāt uzaicināti arī pie premjeras jau šodien. Tātad arī šis cikls ir beidzies. Tas ir tiešām liels paldies visiem koordinatoriem, kas ir iesaistījušies. Un man liekas, bez koordinatoriem mēs jau vairs nespējam ne tikai talkā, arī dziesmu svētkos, visās jomās šis pašvaldību akcents ir gana liels. Un visbeidzot, man ir milzīgs paldies Vitai Jaunzemei, kā iniciatorei, kā lielās talkas radītājai un turpinātājai. Faktiski turpinātājai, jo saprotiet, pats par sevi nekas nenotiek. Ja ir cilvēks ar šo enerģiju, ar šo motoru, tad arī būs nākotne. Un mēs tieši tāpat sagaidīsim 20. talku, 21., 29. un 50. Un mēs savu zemi turēsim vienmēr tīru, sakoptu un skaistu. Lai mums izdodas. Paldies! Paldies, Kamīns kungs! Paldies! Turpinātājai ir jādod vārds. Vita, lūdzu sagaidām ar aplausiem. Vita ir cilvēks, kuram nav viena alga. Un es Vitu esmu vērojis ļoti ilgi. Reizēm viņai pat ļoti nav viena alga. Ir tāda sajūta, ka jā, es vienā brīdī saku, ir svarīgi, ka mēs esam mierīgi par savu pārliecību, bet reizēm ir svarīgi uzsist dūri galdā, piecirst kāju pie zemes un pateikt, ziniet ko? Tas nav normāli, tā nedrīkst būt, un mums ir kaut kas jādara lietas labā. Reizēm ir jābūt vienkārši sasodīt dusmīgiem. Un Vitai padodas viss. Viņai padodas iedvesmošana, viņai padodas mierīgi pateikt, kas nav kārtībā, un viņai padodas arī būt reizēm dusmīgai, kad vajag. Par to, Vita, es tev ļoti augstu vērtēju. Paldies tev. Paldies. Paldies, Valdi. Man liekas, ka mēs dzīvojam tādā ļoti dīvainā laikā, un tāpat laikā it kā mēs varētu teikt, ka tas ir slikts laiks, bet tas notiek, tā ir vēsture, mēs esam tajā iekšā. Un es domāju, pēc kaut kādiem 10, 20 gadiem, ja mēs izdzīvosim, tie, kas izdzīvos, teiks, tas bija ļoti interesants laiks. Un, manuprāt, šajā dīvainajā laikā vissvarīgākais manā izpratnē ir, ka mēs viens otru iedvesmotu. Tāpēc, ka iedvesmošana dod cerību. Un bezcerīgs cilvēks, manuprāt, ir ļoti bīstams cilvēks. Valds kā psihologs noteikti to apstiprinās. Jo šī te bezcerība, viņa ir vienādības zīme ar vienaldzību. Un vienaldzība un bezcerība rada tādu kaut kādu absolūtu kā melno caurumu, kurā viss sajiet mūsu domas. Mēs vairs neredzam sauli. Mēs neredzam, mēs esam kaut kādā savā tumsā. Un tāpēc es gribētu aicināt, varbūt mēs varam nākamgad izdomāt varbūt tādu iedvesmas talku, ka mēs, it sevišķi tādos laikos, ka mēs viens otru mēģinātu iedvesmot, ticēt, cerēt, ka viss būs labi, jo mēs esam dzīvi, mēs šeit esam, un mums kaut kas ir jādara un jāuzlabo šī situācija, kurā mēs esam. Tā kā es šobrīd
koordinators un viss, kas šeit zālē ir, un arī tie, kas varbūt skatās mūsu televīzijā, palīdzēsim viens otram, iedvesmojot viens otru. Valdis, tev iedvesmoja, jā? Es zinu, ka tev vajag noteikti tādu stiprāku vārdu. Tad, kad tu pasaki to, ko tu domā, nedomājot par sekām, reāli abrīnoja. Gadās. Zini, kā es teikšu, pēc horoskopa es esmu sauns, un tur es neko nevaru izdarīt. Tas sev, zini, kā Mars iešķiļi, tā arī notiek. Bet, Valdi, liels paldies, tu man tikko apsolīji, ka tu tomēr, redzi kā, es tevi iedvesmoju, runājot par dāsnumu, ka tu piekrīti savu torti sadalīt, un tad es gribētu pateikt, mūs gaida šī te torte, kur ir daudz cukurs. Brīnišķīgi, daudz enerģijas. Klau, Viti, ja jau mēs sākām runāt par to, tad varbūt šajā brīdī mēs varam aicināt šeit uz skatuves arī Lielās talkas vēstniekus, šī gada Lielās talkas vēstniekus. Labas gribas vēstnieks. Un pateikt arī, kāpēc tu tos izvēlējies tieši šādus. Tātad tevi es izvēlējos, tāpēc, ka tu man jau 20 gadus gandrīz bez maksas moderēt. Es esmu ieekonomējusi naudu. Sandijs Semjonovs, kur ir Sandijs Semjonovs? Viņš jau ir aizgājis? Vai Sandijs vēl ir kaut kur? Viņš ir sapratis, ka viņam te vairs nav ko darīt. Acīm redzot, krekliņu dabūju un viss. Viņš jau ir devies jau uz apkārtnes mežiem. Tātad Sandijs Semjonovs, tāpēc, ka viņš man tur 10 gadus visu laiku intervēja pie sevis studijā, un tad Ilga Vālodze Ābelkina par to, kas attaisīja un sagatavoja, lai mēs dabūjam nemateriālās kultūras mantojuma status. Tā kā Ilga. Kur ir Ilga? Ilga, jā. Paldies! Paldies jums! Es ceru, ka jūs turpināsiet reklamēt talku bez maksas. Un paldies visiem klātesošiem un premjerministres kundzei. Paldies par atļauju uz tu. Tas, es uzskatu, mani pagodinājums. Ordens, Valdi, paldies arī par torti. Viss. Paldies! Mēs nevaram Sandijam pajautāt, bet tev, Ilga Vālodze, mēs gribam tomēr pajautāt, lai arī šajā mūsu pasākuma daļā cilvēki dzird. Kas tev iedvesmo? Atbilde ir ļoti vienkārša. Daba. Mēs cilvēki, mēs latvieši, kā daļa no dabas, un talka ir tas brīdis, kad mēs saplūstam ar to dabu kopā. Varbūt ne tik daudz kā tā cilvēka kā es, kas ikdienā dzied tautas dziesmas. Manuprāt, ka Lielās talkas dienā visi, kas talko, saplūst ar to dabu. Un lai tā daba, ar ko mēs saplūstam, ir arvien harmoniskāka, jaukāka un tīrāka. Paldies tev! Ja nu gadījumā mēs esam kādu pārliecinājuši un beidzot kāds ir nolēms, ka ja, es arī, lai notiek beidzot, jo tie, kas šeit klāt, tie nav jāpārliecina. Jūs tāpat visu zināt. Bet ja jūs mūs šobrīd skatāties kādā no tiešraidēm vai arī varbūt arhīvā, tad svarīgākie notikumi, kas ir jāzina. Lielā talka notiek 25. aprīlī šogad. 25. aprīlis. Skolas, kuras iesaistās jau no talkas pirmsākumiem, talko piekdienā, 24. aprīlī, lai var bastot skolu. Protams, arī daudz uzņēmumu jau talko 24. aprīlī, lai nav jāpiešķir papildus brīvdiena. Tātad 24. aprīlis uzņēmumiem. No šodienas, 27. marta, tiek atklāta talkas vietu reģistrācijas karte. Un mēs aicinām iedzīvotājus reģistrēt šajā te lapā talkas.lv savas talkošanas vietas ar īsiem aprakstiem par to, kas talkā tiks darīts. Kāpēc jūs to gribat darīt un ko jūs darīsiet? Ja kādam trūkst ideju talkām, tad varat ielūkoties arī talkas.lv, var atrast pašu cilvēku pieteiktās sagrožotās vietas, piesārņot to vietu kartē un var doties turp un iztīrīt tās. Nedēļu pirms talkas individuālie, jeb solo talkotāji Rīmī veikalos varēs par simbolisku pirkumu saņemt bezmaksas maisu talkai, jo jūs zināt, ka ir jābūt īpašiem maisiem, kurus pēc tam tad attiecīgi ir iespējams arī nodot un savākt. Tie, kas plāno talku draugu radu kaimiņu darbiedru grupās, maisus varētu saņemt pie pašvaldību talku koordinatoriem. Atkal meklējiet, kur jūs pašvaldībā tuvākajā vietā, kurš ir koordinators, un piesakieties. Šī gada jaunums, un tā ir talkas cilts balva, jo visi šeit klātesošie ir talkas cilts. Un tajā būtu labai sajūtai. Tātad talkas cilts balva ikvienam no pirmdienas būs iespējams balsot par visu laiku čaklāko talkotāju, kurš spēj savā kopienā gadu no gada vēl iedvesmot arī citus uz labu kopīgu lietu. Un balsot no pirmdienas 30. marta varēs portālā TVNet vai vienkārši sekojiet talkas.lv un atradīsiet, kur tas ir darāms. Tā kā tikko kāds jautājums talkas.lv.
Jāpiebilst, ka kandidātus balvai iesūtīja pati Talkas saime, tātad jūs, un uzvarētāji tiks paziņot Talkas dienā. Kopā būs 6 Talkas cilts balvas, 6, pa vienai katrai vēsturiskajai zemei un Rīgai. Cik grandiozi tas skan. Šīs Talkas kodols, jeb moto, jeb saugurs, lai mēs varam atbildēt uz jautājumu, kāpēc mēs to darām. Mēs visi kopā, tautsinieki, esam Talkas cilts. Droši var lietot arī šādu mirkļbirku, Talkas cilts un roku rokā Latvijai. Un vēl, protams, ka šis ir brīdis, kad mēs gribam pateikt paldies visiem partneriem un atbalstītājiem. Vārds Latvijas valsts meža pārstāvēja Līgai Zūtei ar miesas sargu. Līga runā, miesas sargs izskatās draudīgi. Ar aplausiem sagaidām. Nāc šepatās. Nāc, jā. Jā, es teiktu, tas pat nav miesargs. Ir tās teiciens par ziloni istabā, bet šajā gadījumā tas, kā jums jau noprotams, ir mūsu nopelniem bagātais cūkmens. Nu jau 22 gadus mēs dodamies uz skolām. Uz bērnu dārziem, uz pasākumiem, un esam saskaitījuši, ka nu jau ap 500 000 cilvēku viņš ir saticis personīgi un atgādinājis par to, ka mežā mēslot ir ļoti slikti, jo tas var tīri ietekmēt ne tikai soda veidā tevi, bet tu vari burtiski tapt pārvērsts par cūku, kā tas gadījās šajā reizē. Tas ir reāls gadījums, jā? Tas ir pirms pilnīgi 22 gadiem. dokumentēts, jā, un joprojām, kamēr vien Latvijā būs mēslotāji, cūkmens cīnīsies, lai atkal pārvērstos par cilvēku. Tā kā, ja redzat viņu, tas nozīmē, ka vēl kaut kur kāds mēslo, diemžēl. Bet tātad turpinam cīņu, un šogad arī atvērtās meža dienas jūs gaida, ja premjeras kundze aicināja pie sevis, arī mēs aicinām Latvijas valsts mežu pie sevis pašā talku noslēgumā maija beigās lielās Latvijas meža dienas 22. 23. maijā Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē, kur visi gaidīti tādā lielākajā meža izziņas festivālā. Būs gan cūkmens, būs gan rūķi, gan visi meža nozares lielais kolektīvs komanda, jo skaidrs, ka tas ir milzīgs darbs, kas katru gadu tiek veikts mežos, un būs arī vairāk kā 10 000 skolēni. Tā kā liels pasākums, ieeja visiem brīva, bez maksas, stādīsim mežu un nosvinēsim šo te pavasari un arī mūsu brīnišķīgo zaļo Latviju. Lai jums visiem izdosies lielā Talkas diena un uz tikšanos valsts mežos. Paldies, Līga! Paldies Latvijas valsts mežiem un cūkmenam! Un atceramies visi! Latvijas valsts meža brīdina! Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies! Šī bija nesankcionēta uzruna, bet absolūti vietā. Absolūti vietā. Mēs šādā veidā sakām paldies saviem partneriem un atbalstītājiem, kuri palīdz lielajai talkai notikt gadu no gada. Vārds Rimī, Latvija ārējās komunikācijas vadītājai Evritai Bičkovai. Evrita, laipni lūgt uz skatuvi, lūdzu, aplausim un paldies! Labdien, klātesošie! Prieks jūs satikt, un šī, man liekas, tāda burvīga tradīcija, kad mēs satiekamies, lai tad sagatavotos un ieskandinātu talku. Un Rimī, arī mēs cenšamies rādīt piemēru un ikdienā mēģinām ieviest dažādus vidē draudzīgus risinājumus. Un, protams, viena no šīm iniciatīvām ir arī dalība lielajā talkā. Tāpēc visi no 20. līdz 25. aprīlim ir aicināti nākt uz Rimī veikaliem un saņemt solotalkas maisus. Ja no gadījumā īsti lielā bariņā negribās talkot, tad var arī pa vienam. Tāpēc droši aicinam pie mums, un lai visiem izdevusies talkošana. Paldies! Un neaizmirstiet aplikācijā ieslēgt pāriešanu no papīra uz digitālajiem čekiem. Ļoti ērti. Nu, lūk, vārds Mežpils alus zīmola vadītājai Ievai Anitai Garančai. Aplausi! Redz, kur Ieva Anita, tu dzirdēji tādu neliels apmulsums zālē. Kas tagad būs?
Dārgie klātsošie, mums ir patiesi prieks būt kopā ar Lielo talku jau 6 gadus. Un jāsaka milzīgi paldies Vitai un talkas komandai par šo deksmi un prieku, ko mēs jūtam. Un tas ir, protams, arī lipīgs, tāpēc mums kā uzņēmumam gribas darīt vairāk un labāk. Un tad šogad mums ir radusies brīnišķīga iniciatīva, par ko jau daudzkārt tika minēts, kas ir Talkas cilts balva, kas apbalvo tos cilvēkus, kuri talkā ir ieguldījušies, kuri ir veltījuši tam vairākus gadus, kuri talku ir pārvērtuši kopienā, Talkas ciltī. Brīnišķīgs jēdziens, prieks, ka tas arī ir iegājies. Un, jā, vēlreiz paldies, un atgriežoties pie šīs sadarbības, jāsaka, Lielā talka ir iedvesma mums, tāpēc vēlreiz paldies talkai, talkojam droši un talkojam ar smaidu sejā. Paldies! Paldies tev! Jā. Tagad maz korektors. Tātad premjeras kundze aicināja visus talkotājus pie sevis. Te man jāsaka korekcija, ja visi 130, 140 ieradīsies, būs grūti. 1000. Bet, 1000. Jā, es nepateicu 1000? Jā, 1000, protams. Bet to mēs varam koreģēt, varbūt nākamgad Doma laukumā vai kā. Un man jāsaka, Mežpils salas ļoti kautrīgi noklasē, ka patiesībā šī te ideja par Talkas cilts balvu nāca tieši no viņiem. Tā kā paldies. Paldies. Paldies par korekciju. Sijā Getliņa ekovaldes loceklis Jurģis Ugors. Vai Jurģis ir? Kaut kur ir? Jurģis? Arī talko? Jau. Labi. Paldies. Liels paldies arī talkas ilgadīgajiem atbalstītājiem DHL vai DHL, kurš daudzus no jums satiek nododot maisus pašvaldībām. Un vēl arī jaunākais pienācējs talku darba dažādībā ir digitālās talkas, par kurām mēs šodien atgādinājām. Tātad iztīri savu paskastīti, neglabā serveros, nevajadzīgi tērējot elektrību, neglabā nevajadzīgas lietas. Par iesaistīšanos digitālās tīrības idejas popularizēšanā sakām paldies arī Latvijas radio un televīzijas centram. Aplaus viņiem! Nu, protams, aplaus arī tiem, kur ir piekrituši būt par Lielās talkas labas gribas vēstniekiem šajā gadā, jo tā ir baiga atbildība. Iedomājies, tev pašam katru reizi jāpadomā, vai tas, ko es daru vai nedaru, ir atbilstoši Lielās talkas idejai un garam. Tur ir ko piedomāt ikdienā. Un, Vita, es domāju, mums ir jāizmanto tas, ka mēs šeit šodien esam. Man vajag atkal tevi blakus lūdzu, jo man ir aizdomas, ka mums kāds kopīgs pasākums briest. Es aicināšu pagājušā gada labas gribas vēstnieku dziesmu svētku biedrības vadītāju Intu Teterovski, jo ja jau mēs šeit esam, Intu, es kaut kur... Viņš skrien no skatuves, pareizi, jā. Bet viņš būs? Iespējams, visi, kuri šodien... Mēs tagad varam parunāt, kamēr viņš nāk. Mēs esam gan runājuši. Vita, vajadzētu padziedāt labāk, varbūt. Varbūt, pagā. 2 minūtes, jā. Man tomēr jautājums, varbūt kāds zālē klātsošies, mēs jūs sakām paldies, 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 un, protams, tas ir paldies. Varbūt ir kāds koordinators, kas ir no 2008. gada? Ir viena roka. Viena? 2008. gads. No pašas pirmās talkas, tas bija 2008. gadā. Ir kāds, es varu jūs aicināt šeit uz skatu un padalīties mazliet atmiņās. Tas tomēr bija ļoti sen. 2008. Es biju jauna, es biju smuka, un mēs visi bijām jauni un smuki. Un iedomājieties, ir pagājuši gandrīz 20 gadi. Es biju pajautāt, kā jūs jūtaties un kā jūs talka ir noeksploatējusi? Nāciet varbūt šeit, ja pie šī. Droši, jā. Neliela intervija, tā drīkst, kā jūs sauc? Sigita Varika, es esmu no Ķekavas novada pašvaldības. Sigita, jā, 2008. gadā tā arī bija, tas bija Ķekavas novads? Jā. Vai tu atceries, kā tas notika vispār? Jā, es varu paturēt. Talkas veidi ir pamainījušies no šī laika līdz mūsdienām būtiski. Toreiz mēs sākām kā pašdarbības kolektīvu talkas, kad kori, deju kolektīvi un vēl citi mazāki kolektīvi. Katram bija Ķekavas ciemā ierādīta kaut kāda kopjamā teritorija. Jā, tas bija pilnīgi savādāk, un tāda kā brīvprātīgā pieteikšanās ar talkas vietu atzīmēšanām kartē sākās vēlāk. Pēc tam es pat nezinu, kurā gadā viņi sākās, bet tas bija vēlāk. Un jā,
Tas bija tas jautājums. Jā. Varbūt man nav sagatavots nekāds priekšstats. Jums ir tāds pa talku tāds sagurums, tā kā nolasās, jeb tas ir vienkārši dzīve, tā kā nāk virsū? Tas ir... Mēs joprojām esam ierīntā. Tas ir pamatā darba pienākums, kas ir ierakstīts arī amata aprakstā. Būt par šīs talkas koordinātoru. Wow. Bet es to daru ar prieku, jo man ir sanācis tā, ka man patīk savs darbs, un es gūstu tajā arī tādu kā gandarījumu par to, ka tas palīdz ķekavas naudam tapt tīrākam, jo mēs tomēr orientējamies pamatā uz to, ka talkas vietas tiek akceptētas un saskaņotas tās, kas ir publiskas teritorijas, jo par privātu īpašumiem jārūpējas ar katram saimniekam pašam. Un līdz ar to tas novada koptēls veidojas tīrāks. Paldies, liels paldies. Tā mēs esam no pirmā gada jau bijuši visu laiku kontaktā. Ja? Vajadzētu tagad draugos Facebookā uzaicināt viens otru. Ja? Jā, okay. Paldies tev! Grandios aplausi. Es teiktu, laiks uzklausīt namatēvu. Namatēvs, laipni lūgts, lūdzu. Jā, aplaus arī Intam Teterovskim. Labdien, sveiciens visiem. Neesmu ne namatēvs. Es nokavēju, tāpēc, ka es prasīju, kā man nākt, vai man nākt tēkreklā, vai kā man teica, kā tev vajag talkas kreklu. Es tāpēc biju tieši pārģērbšanās procesā. Un jā, mēs esam ārkārtīgi priecīgi Dziesmu svētku biedrība būt kā partneris lielajā talkā jau daudzus gadus, jo Dziesmu svētku saime ir liela. Tie ir dalībnieki vien, gan skolēni, gan pieaugušo ir vairāk 80,000, un te iedomājieties vēl ģimenes, kas vēl ir apkārt. Un tāpat kā jau iepriekšējā gada aicinu visus korus, deju kolektīvus, folkloras kopas, teātrus, koklētāju ansambļus, pūtēju orķestrus, kas sāk saukt, tad droši vien kādu var arī aizmirst, bet ceru, ka neviens neapvainosies, talkot kopā, talkot vienlaicīgi, talkot ar dziesmu vai talkot ar deju. Un, ja nesanāk talkošanas laikā, ja tā teritorija ir plašāka, tad vienkārši pēc tam vajag sapulcēties un noteikti nosvinēt talkošanu. Dažus pantus jau, paldies, šodien iemācījāmies kopā. Dažus jau arī nodziedājām, tāpēc es šoreiz nedziedāšu. Un es aicināšu mūs visus šoreiz uz deju. Un to mums dejot trakāk mums palīdzēs Rīgas Sudraba baltais kors un Māra Upmala Holšteina. Tas ir jūsu laiks tagad. Tagad ir jānāk. Vēlreiz aplausī! Tiekamies talkā. Paldies, Int! Tā viņam iet, jau gadu neveikli mazliet. Uz viņu neskatās neviens. Tomēr iztēlē viņš Ņujorkā un spēlē NBA. Bet tikmēr kājas vēl tepat, gar viņas logu šķērs ielā. Viņš veras telefona ekrānā un domā, varbūt viņa šonakt klejo viena. Viņa nāk un saka, es vēlos dejot trakā. 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 Jā, tu zinātu, cik ilgi skatos es uz tevi, kā vilnījā. Tu zinātu, cik ilgi es gaidīšu. Tā viņam ir vēl gadu vēlāk un mazliet. Pie viņas logā vēl aizvien. Viņš veras telefona ekrānā, joprojām domā, joprojām domā. Pie viņas logā, joprojām domā. Jā.
ilgi skatos es uz tevi, kā bildi, ja tu zinātu, cik ilgi es gaidīšu, es gaidīšu, es gaidīšu, es gaidīšu, es gaidīšu. Ja nāk un saka, es vēlos dejot trakāk. 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 Mēs gribam kobildi, kurā arī jūs esat klāt. Un pirms mēs aicinām uz to slaveno torti, ja, ko Lielā Talka ir sagādājusi, pateicoties savam dāsnumam. Mēs gribam redzēt jūs visus vienā bildē. Lūdzu, sanākam. Mēs droši vien, kur mūsu fotogrāfs būs, ja, no augšas. Tā kā lūdzu stāst, kur mums nostāties visiem, pirms mēs noslēdzam svinīgi šo pasākumu. Visi fotografi, es nebūšu vienīgais, mēs tur būsim kāds bariņš, būs augšā tur aptuveni pret to kolonu. Jūs mūs redzēsiet, mēs klieksim un māsim ar rokām. Un jums visiem jānāk šeit, tur blakus korim. Nāk. Brīnišķīgi. Paldies, sanākam! Mīļie viesi, koordinātori, draugi, atbalstītāji, nāciet un pievienojieties. Jā, aiziet. Mums vajag, lai jūs visi esat bildē. Jā. Sanākam. Citādi torte dziest. Ciešāk, sastājamies ciešāk, jā, lai nav tik plati. Nākam kaut kā droši aizmugurē, jūs tāpat no augšas redzēs. Jā, droši var stāties arī tālāk aizmugurē. Galvenais, lai jums ēna nekrīt sejā. Varam bišķi atkāpties, lai ēna nekrīt sejā. Ļoti labi. Nepalieciet ēnā. Jā, reku, te var panākt priekšpusītē. Bišķi ciešāk. Kā visi vienu soli uz priekšu. Tā, jā, uz priekšu, intam pusotrs solis. Tā galvenais, lai jūs redzat fotogrāfs ar abām acīm, tad būs visa seja bildē. Papa, kaut kur tepatās iekārtosimies. Vai. Es neesmu priekšā, ne? Paga, kur jāskatās ir? Uz vāverēm priekšē. Paldies! Un tā mēs pamazām dodamies uz torti, uz tortes griešanu, pamazām tiekamies blakus zālē, lai nepalaist garām svinīgo brīdi. Dodamies lūdzu šobrīd uz torti. Aiziet, tiekamies! Nopietni vēl ir tiešraide? Fantastiski, brīnišķīgi. Sanākam un nekavējamies, mēs esam tiešajā ēterā tagad. Premjeras kundze? Jā. Bet tev jādod jautājumu, kas kādā sakarā? Redz, kur pilnīgi noteikti radīsies tāds jautājums, kādā sakarā tur rakstīts ir tas, kas tur rakstīts ir. Pirmkārt, no Talkas cilts ir skaidrs, kādā sakarā, jā. Es nevaru šo jautājumu atbildēt, vienkārši Vitai ir laba sirds, jā. Vita?
Valdis jau pateica, tas ir par lielu nesautību, par harizmu, par bezmaksas darbu talkas labā un vispār par vispārējo. Paldies. Es pirmo reizi mūžā redzēšu, kā tiek griezts kaut kas tam līdzīgs. Premjeras kundze, mums jānāk sabildieties, jā. Redz, kur arī rīki atbilstošie. Tad Vita, tev arī būs jāgriež. Nāciet te. Nāciet te. Vita. Jā, droši. Tad. Jā, uz 3-4, jā? Uz 3-4. Nē, maliņu lūdzu. Jā, vienu maliņu griešam. Uz 3-4. Tikai neviens nesaka rūkts, lūdzu, jā? Un aiziet. Tā, lai katram tiek pa gabaliņam. Jo, redziet, mēs gatavojamies īstenībā 20. gada dienai. Šis ir 19. gads, kad mēs to darām. Un labā ziņa ir tāda, ka katram no klātesošajiem lielās talkas koordinatoriem arī tiks pa gabaliņam. Tā kā lūdzu, laipni lūgti. Paldies lielajai talkai. Paldies arī premjerministrei par atbalstu šai idejai un par klātbūšanu tādā brīdī. Tā kā, mīļie talkas koordinatori, atbalstītāji, savējie un lielās talkas cilts, sanākam un nosvinam! Jā, šī, starp citu, esot ēdamā torte. Laipni lūgti! Jā, starp citu, jūs arī var droši piedalīties, ja gadījumā kāds nekad nav torti griezis. Šis ir īstais brīdis. Vita, lūdzu. Jā, labi, paldies. Jā, nekautrēties, lūdzu, lai katram tiek pa Tā, pie mums šobrīd ir ministrs prezidents kundze Evika Siliņa. Es redzēju, kā jūs rūpīgi sekojat līdz katram vārdam, kas tika teikts Kokara zālē, par ko runāja talkas koordinātori. Un kāds ir jūsu formulētās, teiksim, sajūtas, kāpēc talka ir tik ļoti vajadzīga un tā ir liela vērtība? Kā jau es teicu, arī uzrunā, manuprāt, talka, tā ir tāda latviešu tradīcija. Vismaz es sevi atceros, talkojot no brīža, kad es to darīju kopā ar savu vecmāmiņu. Un latviešu katrā, tādā, manuprāt, identitātes kodā ir talkošana. Un, ja tā padomā, pat barikāds bija talkošana, kad visi cilvēki sanāca kopā, brīvprātīgi aizstāvēja Latviju. Un šis šogad ir barikāžu gads. Es domāju, tas tāds īpašs brīdis, kad mēs varam apzināties, cik stiprs ir mūsu talkošanas gars. Jā, bet tā jūsu vilkme talkot, tā ir, tā kā var teikt, ja no vecmāmiņas laikiem vēl nāk līdz, tā ir tā kā iedzimta, sakārtot savu māju, tas ir viens, sakārtot savu sētu, savus laukus, bet tomēr kaut kāds lielāks vilinājums. Man liekas, tas lielākais ir ne tikai, protams, sakārtot viens, bet arī par, kā es teicu, arī mans darbs ir, tu esi atbildīgs par to laiku, kurā tu dzīvo. Un tas sāks ar vides sakārtošanu, ar telpas sakārtošanu, ar savu domu sakārtošanu. Un es esmu iztalkojusies līdz tam, kad man šķiet, ka arī savas valsts tāda uzlabošana, palīdzēšana, tāda daudz problēmu risināšana ir mans kā valdības vadītājs uzdevums. Patīkam dzirdēt, protams, bet skatoties uz jūsu piedzīvoto talkā, jums ir bijis kāds liels pārsteigums talkojot vai kaut kādas bažas vai bailes no kaut kā? Mana pirmā bērnības atmiņa talkojot ir, kad es grābjot lapus atradu burciņā čūskas. Es atradu burciņā čūskas, un tas man vienmēr ir palicis atmiņā, kad ir jādara tas viss ļoti uzmanīgi, esot dabā. Viens ir, ka tu rodi prieku, bet arī jāuzmanās par to, ko tu tur atrodi. Es esmu talkojis, atradusi dažādas sliktas lietas, bet es domāju, pozitīvais vienmēr pārņem. Jā, vārds sakot, talkotāju skaits arī pieaug ar katru gadu. Tātad, ja mēs vērtējam to, ka Latvijas lielā talka ir guvusi tādu globālu skatījumu,
skanējumu pasaulē, kur no mūsu pieredzes esot smēlušies arī citu valstu talkotāji. Tad, kā jūs domājat, vai kalendārā nevajadzētu ierakstīt, ka lielā talka, teiksim, tur 25. aprīlis, lielā talkas diena. Tāds signāls kalendārā. Es domāju, to var noteikti vērtēt, bet manuprāt, ka talka ir daudz stiprāka mūsos kā tradīcija, jau neierakstot kalendārā. Bet vai vajadzētu? Es nezinu, tas ir, ja talkotāji paši uzskata, ka viņiem vajadzētu, tad Saeimas deputāti ir tie, kas to var noteikti izdarīt, jo mums jau ir dažādas atzīmējumās dienas. Bet es domāju, ka reizēm tās neoficiālās, bet tās īstī sirdei iznēsātās dienas mums ir pat svarīgāks nekā varbūt tas, ko saka kalendārs. Jā, bet tas bija tikai jautājums, ko mums lūdzu uzdot arī skatītāji. Bet es skatos, kā visas plašās talku Saeimas jūs gaida. Es saprotu, ka jūs gaida pie tortes ēšanas. Jūs jau tikko Cūkmens tur sagriezāt. biedē cilvēks, es redzu šobrīd. Jā, saku sirsnīgi paldies, un mēs tā kā laikam gaidām kādu nākamo viesi. Jā. Paldies. Vēl viens jautājums. Vai talkojot arī jūs dziedat, vai arī jūs talkojat, teiksim, ar savu ģimeni kopā kaut ko uzdziedat, vai prasās pēc kādas dziesmas? Man liekas, dziedāšana vairāk nāk tad, kad ir jau tas noslēgums, ka tu tā kā vari mazliet paskatīties no malas pēc tā padarītā darba, vai arī uzsākot pirms paša sākuma, lai sev motivētu doties tādā piedzīvojumā un lai mazliet arī sev enerģiju tā motivētu. Tā kā pašā talkošanas laikā nē, tad es esmu vairāk aizņemta ar to, ko es daru, bet vai sākumā vai beigās. Jā, paldies par šo īso sarunu, un es par dziedāšanu neprasīju nejauši, jo mums nākamais viesis ir Māra. Protams, kurš gan nezina, kurš gan nepazīst, kurš tad tikko dziedāja visu talkotāju priekšā. Sveiki, labdien! Labdien! Tātad par dziesmu talkojot, prasās pēc dziesmas talkošanas laikā? Man ļoti, ļoti patīk talkošanas laikā ir dziesma. Patiesībā visbiežāk tieši pēc tā, kas tam liekas tā kā nopelnīta. Un man kopumā talkošana primāri asociēs ar fonda Viegli vasarām, kad mēs sākām braukt tādos mazās kavalērijas izbraucienos uz maziem nostūriem, kur mēs kopā ar vietējiem jauniešiem sakopam kādu nostūrīti. Un tad vienmēr tradīcija bija futbols un dziesmas pēc tam. Jā. Un mielasts. Un mielasts, protams, uz uguns, kura vislabāk tā zupa garšo. Perfekti. Jā, bet runājot par Rīgas daļu, mīļākā, tīrākā, skaistākā Rīgas daļa. Tā, tur ir divi dažādi vārdi. Mīļākā vai tīrākā, ja? Abas nav. Jo nevienmēr tas sakrīt. Dziesmu daļa Rīgas ir par Latgales ielas rajonu, kā mēs labi zinām. Un tur ir pat tādas rindas ļoti simboliskas, gar Daugavas krastu ejot, pēkšņi grūti no vidas nocitēt, bet tur ir, mēs akli vienmēr redzot tikai grūžus apkārt. Ja? Un par ko tas ir? Tas ir par to, ka, diemžēl, ejot gar to Daugavas krastu, vienmēr ir bijusi ļoti sagružota tā taciņa. Un man vienmēr par to bezgali sāpēja sirds, un tad es tā kā teicu, jā, bet tas nav tikai par to, jā, ir tie gruži, bet ir arī tā Daugava, ir arī tas plašums un ir arī tas skaistais. Bet man vienmēr sāpēja, ka mēs nespējam līdz galam sakopt mūsu rajonu. Un man ir milzīgs prieks, ka mūsu rajons jau sen nav ne tikai kā dziesmā 10 gadus atpakaļ, bet jau kā 20 gadus atpakaļ. Un jau Latgales priekšpilsēta kļūst par vienu no, es teiktu, arī tādām priekšzīmīgajām, skaistajām Rīgas daļām. Var to apliecināt, es arī Latgales priekšpilsētas meitene. Saku tev sirsnīgi paldies, lai tev skaisti piedzīvojumi ar ģimeni kopā. Jā, bet saku sirsnīgi paldies, bet mūs vēl gaida. Vai dieniņ nav laiks, bet man vēl godātie skatītāji bija saruna. Es tev vienkārši paspiedīšu roku. Paldies, Vita. Vita ir lielās talkas ledlauzis no sākuma. Paldies visiem, kas piedalās. Paldies, kas piedalīsies un kas ir piedalījušies. Ejam roku rokā. Jā, un saku sirsnīgi paldies par līdzsekošanu. Paldies visiem, kas skatījās. Paldies visiem, kas paspēja iesūtīt savus jautājumus. Paldies visiem talkotājiem. Un 25. aprīlī tiekamies roku rokā Latvijai. Paldies!